Čau! Čau! Kā tevi labāk saukt, kā Kaspars vai kā UFO? Jo tautā visi tevi sauc noteikti par UFO. Dažādi. Tagad pēdējos gados par Upacieru kungu. Klau, man jautājums, vai tu esi braucis ar moci un kad pēdējo reizi vispār esi braucis? Nu, kādu mēnesi atpakaļ. Ģimene man sauc tuvākie draugi, rādi mani, protams, sauc par Kasparu. Jā. Jā, bet tā, ja man arī sauc, ja man uzrunā kā UFO, nu, tā ir man iesauka. Nu jā, tas kopš, ir tā kā... skolas laikiem. Kopš es tevi vispār zinu, es zinu kā UFO, jā. Jā. Man pat skolā daži skolotājs, kā pēc tam uzzināja, bija zinājuši mani kā UFO un nemaz nezināja, ka es esmu īstenībā Kaspars. Kā vispār radās šī iesauka? Iesauku man iedeva, es nomainīju skolas, es mācījos no 1. līdz 7. klases vidum, es mācījos 41. vidusskolā, es pat vispār Pārdaugava. Es esmu no Pārdaugavas, Džeks. Un tad nomainījām, mēs tur dzīvesvietu arī nomainījām un skolu, un es pārgāju, sāku mācīties 49. vidusskolā. Tur es arī beidzu vidusskolu. Un tad bija, visiem bija kaut kāds iesauks, kas ir Upacieris, kā tu Kaspars, Kasparu daudz, Upacieris, Gari arī diezgan. Jā, kaut kādu iesauku vajag. Un tad viens Džeks, es ļoti labi atceros, Aigars Zariņš, viņš kamīnmeistars tagad, viņš saka, tu būsi UFO, jo ir tāda grupa. Tas ir grupa, jā. Ir tāda grupa, viņi tāda kaut kādu stulbu... Jo ierakstot internetā, ir visādi ar NLO saistītas lietas izlec. Jā, un kāpēc, kad no sākuma tā bija grupa, jo tad bija toreiz populāra skolā, es atceros, bija tā, kad bija tāds, tagad droši vien, ka tas tā nav, bija tāda sacensības starp džekiem, kurš vairāk zina ārzemju grupu nosaukumus, un tad rakstīja uz lapiņas, un tur varēja sarakstīt man arī bija tā. Dievs zīmes, vai ne, jo tāpēc, kā tu nezini, ka tāda grupa vispār ir. Nu jā, un tad viņš teica, ir tāda grupa, viņi ir reāli tāda grupa, bet viņi tad ritīgi sūdroku spēlē. Kaspars, cik ilgi īpašumā ir šī mašīna? Pusotrs gads būs, kaut kas tā. Pagājušā gada vasaras sākumā, man liekas, viņi ienācās. Pastāsti nedaudz par savu mašīnu, ko tu par viņu zini? Melna. Jā, nedaudz rūsa. Numurs dārgāks nekā pati mašīna. Jā, to es pats. Droši vien, vai ne? Ir riteņi. Pasies, es uzķūnēju riteņus, paņēmu, vai ne? Man patīk, vai nu lietie diski ir balti. Jā. Vispār man patīk balti diski. Vai vispār man patīk dzels diski. Un tad es dzels diskus vedu visus man tur ogrēji, kur ar to smilšu stroklu, un tad es pēc tam viņus atjauno. Tikai tas vidiņš, redz, ir vēl jāpārkrāso vai jāieliek. Chrysler, jā. Tā. Ir riteņi, durvis, redz, ērtas, jā. Viss varās. Nav uz tām. Jā, var visu kaut ko salikt. Redz, paskaties, var salikt. Viss ir kārtībā. Ko vēl? Vairāk neko nevajag. Vairāk nevajag. 4 riteņi. Var ielikt, var gulēt, vest suņus, vēl visādus sūdus sakrāmēt pilnu mašīnu. Ļoti praktiski. Es varu aizvest uz to placi, ko būvēs tev pie mājām. Vairākus kumus atkritumu, tā kā viss ir baigi čotka, viss ir labi. Jā. Cik ilgi tev ir autovadītāja tiesības? Kaut kāda tagad jau būs kāda 30 gadi tulītā. 30 gadi? Jā, kaut kā 30 gadi. 90. gadu sāku, es jau gadu braucu bez tiesībām. Jā. Pēc tam tomēr... Es nokārtoju 99. gadā tiesības. Man ir kaut kādā 93 kaut kas tāds varētu būt, jā, 94. Jā. Vai man ir arī tiesības atņemts, tu gribi prasīt? Jā. Jā. Un par ko?
Par ātrumu, man liekas. Par ātrumu, jā. Ja es vēl gāju pakaļ uz policiju. Lai Jā. par ātrumu, tad tur ir diezgan lielam ātrumam. Man liekas, pat 2 reizes man ir bijis noņemts dokuments. Uz cik ilgu laiku tad? Nezinu, tur gāja, tur bija jāiet. Vienreiz Jo- bija jāiet tur kaut kur centrā, bija, un otrais bija jau Čekuru kalnā. Jā, Pēc man arī tiesībām. ātrums patīk. Kad es biju jaunāks, es biju savāds 10 sodu punktus, bet man neatņēma tiesības. Es biju... Nē, man tad bija savādāk. Tad uz ceļa vienkārši tevi apturēja Jā. un ko tur par ātrumu. Vēl jau bija ko tie samaksāt. Un tad, Padomju laikā, kad vēl kompostēja viņus tur caurumus. tas bija padomju laikā, jāspried tos Caurums, caurumus. Jā, jā. jā. Ko tu gribi, lai es parāju ratā vai es... Nu, vismaz šitādi aplīti apbrauc. Ko tā? Šitādi te aplīti. Jā, tu gribi redzēt, vai es... Vai tu Vai es tiešām varu māki, ar vai tu... sarkanu Ar sarkanu mocīti, vai tu māki braukt? Jā, Šitāds vispār bija kaut kad jā, jaunībā. iedošu tev savu ķiveri. Tā, pagaid, tu man pieturi, tu man Es tev pieturēšu, jā. jā. Es te kaut ko... Šitam ir forši. Man puikam mocis tāds, kuram Bez kurš ir augstāks. atspērēm, jā? Nē, tāds ar enduro. Ā. Bez atspērēm tas jau būtu krūti. Tas būtu... Tā, es Tad jau ir pieturēšu tā kā tev vajag. cepurīti, ķiveri Jāvas. un uztaisam testiņu. Vispār es gribēju izmēģināt, kā ir tā jaunā. Vovo. Jā. Tā, man... Es gribētu vienu telefonu. Ok. Tu paņemt man, lai tu biji. Ok. Žēl, ka nav sētas durvis, tad parasti sēt, šķūnī. Jā. Super, paldies, jā, ļoti labi. Tad es... Tur viņš nesalauzīs. Jā. Jā. Šitā mašīna, jā. Salonu, tāpēc, ka tūlīt tāpat būs lietas. Āki braukt, jā. Tagad tikai kā es tagad zināšu, vai ir neitrālajā. Vēl tas bija pirmais, kas ir jāiemācās, ielikt viņu pēc tam neitrālā. Reku pat pulkstens ir. Pat pulkstens, jā. Nu Krūta. kā ir, patīk? Tāda? Patīk, jā? Vai, jā, tavs viedoklis vispār par motobraucējiem? Man patīk, jā. Es pats neesmu gan motobraucējs, bet ikdienā, bet man dēlam ir mots. Un kāds viņam ir? Pašam, viņam ir cits ražotājs, var teikt, jā? Jā, protams. Arī. Es zinu, ka šitos tagad jau Indija nopirka jau, Jā. cik es zinu. Jā, es Tad to tev nezinu, jāprasa ir pārstāvjiem, kā Jā, viņi tev tas ir. izstāst. Bet man dēlam ir Royal Enfield ir tāds, kas arī ir ļoti līdzīgs arī. Jā. Tikai viņam ir tāds, tu tas saucamais scramblers, kas ir tas tā kā starp ielas un enduro mods pa vidu tāds. Jā, Ka tu vari braukt normāli pa šosei un tad arī braukt pa bezceļiem. galīgi pa bezceļiem, nē, bet pat pa mežu ceļu un tā kaut kā visādīgi. Piedzīvoja mods tāds, jā. Apmēram, jā. Jā. Šitā jau ir tāda klasiskā, jā. Vienīgais tas, kad... Tu jau saprati, kad... Jā, protams, Kad klasiskā jā vai nebija starteris. Nebija starteris un nebija arī šitais te ūdens dzese nebija. Jā. Tas tā kā bišķiņ, jo, piemēram, tam Royalam Enfieldam tam ir gaisa dzese, jā. Es nezinu, tad ir jāprasa pārstāvjiem vai jā, vai arī šobrīd ir ar gaisa dzesi, jo man liekas, ja tādā klasiskā mocīm vajadzētu būt ar gaisa dzesi, jā. Jā, te ir bišķiņ gan jaunais dizains vecais, bet jaunais viss no tehnoloģiskā. Jā. Tev vispār patīk sēdēt pie stūres un braukt ar mašīnu? Es varu sēdēt pie stūres un braukt ar mašīnu, es arī varu sēdēt blakus. Jā, Man tā nav problēma. Un kā vispār ir blakus sēžot, tu vari arī aizmigt pie stūres, kad pie stūres kāds cits brauc? Jā. Mierīgi, nav tā, Mierīgi, ka tur stresaini. Nē, ir kaut kā ir tā iekšēji te uzreiz, šitas ir ok. Šitas ir ok, Šitas ok, un šitas ir tāds bišķiņ straumnīs, kad To tu uzreiz jau gribētos tomēr, kad, davai moška, es pats braukšu, ja? Vai kaut To kā tu tā. uzreiz jūt jau. Jā, to jūt, jā. Ir daži, ar kuriem vienkārši ļoti krūta. Man ir daži tādi paziņas, kas ir arī drusku tur autosportisti, vai ne? Tad pilnīgi kaifs sēdēt blakus, kad tu zini, ka viņš pareizi to līkumu kā izņems. viņš tur, jā, bišķiņ uzlaiž šarpā kādreiz un tā. Kā autobraucējs uz ceļa, kāds tu esi? Tas te agresīvais vai mierīgais braucējs? Es droši vien, ka esmu mierīgais braucējs, jā.
Nu, ko tad šitāda kūta, ko tad tu baigi paskries, vai ne? Nu, Vai tu kādreiz lamājies pie stūrs, ja tu redz, ka priekšā kāds kaut ko dara ne tā tev pa prātam? jā. Un vai tu rādi fakučus un Nē, nu, tik traki nav, bet es esmu arī kādreiz, grēkojis, piemēram, tur kāds kaut ko agresīvi ņemās aizmugurē. Man vēl riebjās tie, kas, ja tu brauc pa, piemēram, brauc cauri ogrei, tur ir muļķīgi tas, kad ir tas ceļš, tur ir 57, 50, 70, un tu brauc ar to 70, un tu brauc pa to otro joslu, un tu blakus nevar apbraukt. Un viņš man brauc aiz muguras un ar tālajiem, tikpat dzenu malā. Tas tev tracina, kad kāds pīpina. Jā, tas uzspiež itīgi pa bremzēm. Tā lai jautrāk dzīvot, vai ne? Jo man jau, kas ko man zaudēt. Bet, un tad es vienreiz nogrēkoju tā, kad man bija kreisais pagrieziens, arī turpat ogrē no šoseis bija jāgriežās nost, un man deg zaļā gaisma, un es tagad no šoseis tur pie pirmais luksofors pie ogras, un brauc pretī policijas mašīna, un brauc pāri, un man kaut kas saslēdzās, un man likās, ka man deg zaļā, un es tagad griezīšu pa kreisi, un viņš brauc. Un es viņam, kur tu brauc? Bet viņam taču arī reāli zaļais. Es domāju, kāds ir idiots. Godās, jā. Viņš tā nobrīnījās, tas džeks tajā mašīnā. Bet tā es kādreiz, man ritīgi uzsit kādreiz asins jau vēl pašam. Un ja tu vēl kaut kur steidzies, un tagad Rīga, tā ir katastrofa, tur braukt. Es cenšos, tad es labāk aizbraucu līdz Ikšķilei, nolieku mašīnu tajā park-and draivā un braucu ar vilcienu. Tu tā arī bija vasarā, tas bija baigi traki. Manos maršrutos kaut kā, kas no ikdienas, tur visur viss bija pārakts un visur tu sēdi, un ja tu izbrauc bišķiņu vēlāk, nezinu, tev jābūt Rīgā, piemēram, 8, vai tur, 8 tev jābūt, tu izbrauc kaut kāds minūtes vēlāk, un visu, un tu vienkārši kaut kādu stundu sēdi, labāk brauc 10, un tad tu esi daudz ātrāk nekā vienkārši tu stundu sēdi sastrēgumā. Jā, un kas tev besīja uz koplietošanas ceļiem? Tur segums, infrastruktūra? Segums, vietām segums, citur ir, lai gan, protams, kad ir pa šiem gadiem, ko es braucu, protams, ka tie ceļi ir uzlabojušies, bet ir vietas, kur ir briesmīgi. Jā, es arī varu pastāstīt, ka daži gadījumi ir bijuši, kad kaut kāda ceļa remonta tad pirmkārt tur ir viss atstāja kaut ko, nevar saprast, vai tur ir, var braukt, nevar braukt, tad citreiz ir pat vēl zīmes atstātas, ka tur 30, 50, tie, kas ir pabraukuši vēl pa ārzemēm, kā pie mums tie ceļinieki uzvedās, tas ir vispār brīnums, ka tik maz notiek avārijas, jo vienkārši mēs te tagad tu brauc, un tagad mēs te remontēsim. Jā, nekur pasaulē tā nav, vienmēr ir jau kilometriem iepriekš jau, ka tev tur būs tagad kaut kas, Jā, tās pašas dzeltenās svītras. Tā ir attieksme. Agrāk Jelgavā bija tā, kad... Jelgava bija izcila. Bija tā, kad teica, ka Jelgavā, ja tu iebrauc Jelgavā no Dobeles puses, un braucot jau pirms ozolniekiem, tu mašīnā nekas nav noticis, nav nokritis. Tev varētu ielīmēt logā jau, ka tu esi izgājis tehnisko apskati. Jā, tuvu tam, jā. Jelgava bija vienkārši izcils pasākums. Un tas arī bija daļai ar Ikšķili. Jo kā pašvaldība, un mēs jau bijām jau tajā brīdī jau tā kā domē, un kāpēc nevar sataisīt to centrālo ielu? Tāpēc, ka centrālā iela skaitās valsts autoceļš. Un tas ir jādara valsts autoceļiem. Kur ir problēma pie tās naudas, ko tajā brīdī apgroz tur Ikšķili, ņemt un sataisīt galveno ielu? Nē. Bet tāpēc, ka tas ir jādara valsts... šitā teiksim, likumdošanas, visas tās lietas, tas ir trakie. Kāda tipa automašīnas tev patīk? Sporta, luksus, kaut kā... Man ir mana mašīna, es zinu, mana mašīna ir Jeeps Wranglers. Man bija ilgus gadus Jeeps Wranglers, es viņu viņu pārdevu, ko varbūt nevajadzēja darīt, bet man bija viena problēma, man bija mazo motoru, to 2,5, viņš ir vajadzīgs ar lielo motoru.
Kaut kur offroadā arī brauc ar viņu? Ja tas ir Jā, bija arī offroadā, tad iebrauc, tur bija tad Jeep klubs vai kā nu viņš tur saucās, organizēja tāds izbrauciens, ja, kur tur sabrauc visas smalkajiem džīpiem, un tad piebrauc pie lielākas pļaņškas, un tur iekšā nebrauks, tāpēc, ka, nu, tagad baigi tas var sasmērēties. Un šitas bija viegls, tas džipiņš, viņš gāja cauri, jā, viss bija labi. Nu, dabūja arī kādreiz tur kaut ko pavinčot, bet, nu, tas tā. Nē, nu, tas nav mans, nē, man vienkārši viņi patīk vizuāli, jo mašīnai jau kā, nu, divas lietas, nu, vai nu tu ej klāt un tev tā mašīna, kad tu ej pie tās mašīnas, viņa tev patīk, vai nu cena. Vai ne cena, jā. Viss. Man ir tā, kad... Vajag vienkārši, Jā. Priekš manīm, ja? Vai nu tā ir cena, vai attiecīgi tā ir tava nepieciešamība, vai ne kaut kāda, kāpēc tu to vai citu mašīnu lieto. Vai nu tad tev viņi vienkārši patīk. Nu, man patīk džipi, man patīk lielās mašīnas, man patīk amerikāņu mašīnas, man patīk ar lieliem motoriem, kad tu uzspied pedāli, nošūpojas. Jā, V8 tie lielie dzinēji. Es esmu braucis arī ar H1 Hammer, es esmu braucis. O, tas jau ir militārais. Jā, ar militāro esmu braucis, bet tas ir pa kaut kā, tur kaut kas ir pa daudz, kaut kas ir pa monstrāli. Viņam viena no ekstrām ir tā, ka, ja tu iebrauc peļķē pārāk dziļi iekšā, kad izbrauc laukā, ka viņam grīdāja caurumu un paši iztek ārā ūdens, ka tā skatās viņam tā kā ekstra. Jā. Nu, jo no citām mašīnām tu var braukt un mierīgi arī pamīst viņā. Jā, ka vienkārši viss iztek laukā, jā, ka tā esmu pie ekstrām. Nē, nu man patīk šie tie lielie džipi un nu jā, tie paši ir rāmi. Lai gan, ja man būtu ļoti daudz naudas, vai ne, visdrīzākais, ka man garažā vienlaicīgi stāvēt kādas 6, 7, varbūt 8 katram laikapstāklim. Jā, man patīk arī tie saucamie muskuļkāri vai masalkārs, tie man tie Dodge, piemēram, tie ar lieliem airskopiem, jā, kas ir tur tādi. Jā, lielie. Man patīk lielie motori tā, ka tu uzspied viņš. Nevis tur kaut ko tur jā, kad tur. Tad elektroauto piekritēs tu neesi īsti, jā? Nu īsti nē, bet tas renš ir maziņš, manuprāt. Nu Teslai, jā, bet Tesla es nepirktu, piedodiet, vismaz šajā brīdī. Jā, man arī būtu daudz naudas nepirkt Tesla. Zinām iemeslu dēļ. Tagad jau citi ražotāji arī pasākuši. Dēļ īpašnieka. Tev Ilanam Maskam ir kaut kādi iebildumi, jā? Jā, tā džeka darbošanās man... Kas tieši ir tas SpaceX? Nu, tie viņa pēdējie gājieni. Tas SpaceX, man liekas, ir ļoti labs produkts. Jā. Es zinu, ka man ir pazīstams, kas viņu lietojas. Vienu brīdi pats pat tā kā apsvēr, ka varbūt ka vajadzētu. Tu par internetu runā par to? Par internetu, jā. Starlink, jā, tas ir Starlink. Jā. Bet, jā, nu par Starlink. Jā. SpaceX, tas par raķetēm, ko viņš ir kosmosā. Jā, to es nezinu. Tu nesaproti īsti, kāpēc viņš to dara vispār. Jā, to es nezinu, bet tas, ka kā viņš tur, ko viņš izsakās te pēdējā laikā un vispārējais, tāpēc es no viņa produktiem, kāpēc man viņi jāizvēlās? Es viņus neizvēlos. Es, piemēram, Rimī neiepērkos, tāpēc, kad Rimī, es nezinu, vai tev atbalsta vai neatbalsta, tāpēc, ka viņi gribēja ikšķilē pie kapiem gribēja veikalu būvēt. Līdz ar to, nē, tāpat es arī Maksimā kopš tā zināmā notikuma nelaimi. Kopš tas nelaimes neeja, vai ne? Tas, kad... Cilvēki ātri aizmirst, starp citu. Man nav, es saprotu, jā, liels darba devējs, labas cenas, acīm redzot, un tā tālāk, bet tas, kā viņi tajā brīdī nokomunicēja, tas man nav pieņemams. Es līdz ar to, elementāru vienotību, ja? Jā, cik reizes viņi ir. Visu laiku viņi ir, jā, un... Tur nekas nemainās, un visu laiku baigi strādās, ņemsies, un visu laiku ar vien lielākā dirsā. Tā. Skaidrs, ka man ir vairāk paziņas, kas nodarbojas ar auto tirzniecību un kas ir tajā auto biznesā. Skaidrs, ka auto būve, iekšzemes dzinēja auto būve faktiski beigusies, vismaz Eiropā. Tas to politiski uzspied visiem. Visi, neskapēc Eiropas politiķiem liekas, kad var kaut ko sadedzināt tādu, ka nekas neizkūp gaisā. Jā. Ka tu vari uztaisīt, uzgrilēt gaļu un nekūpēs ārā dūmi, ja? Jā, tur es tev piekrītu, ka tā nav. Kaut kur jau tas paliek. Jā, tieši tā. Un tāpēc, diemžēl, bet
acīm redzot, mums tas ir vienkārši jāpieņem. Nu, ka tas tā ir. Jā, jo tas pats Volvo un viss jau pateica, no kur tur nākamā gada viss izbeidzas. Elektromobīļi jau tas jau nav nekas jauns pasaulē. Protams, viņi bija jau 100 gadus jau taisnība. ir. Ja? Bet ir labi, elektromobīļiem ir viena tā īpašība sūdīga, kad ir tie mazie nobraukumi, ka tev ir baigi jāplāno, kur, kā, kāpēc. Jā. Ja, teiksim, tur piemēram, mani tīnūži, tur Rīga, tad var faktiski jebkuru mašīnu var ņemt, jo mājās es varu lādēt, es uzliku arī tos paneļus un tā. Tad tas viss ir skaidrs, bet cena, man liekas, ir baigi neadekvāta. Jā, pagaidām viņi ir stipri augstāka nekā iekšdienas dzinēja mašīnām. Tu vienkārši kaut kādu elementāro drapaku tev ir jāsamaksā gandrīz 2 dārgāk nekā es runāju par jaunu mašīnu. Jā, taisnība. 2 dārgāk par mašīnu. Jo visi jau tā autobūva arī tagad, pasies, kas ir visi tie Citroen, Peugeot, Opel, visi Toyotas, viss tas ir faktiski viens liels koncerns. Jā, tad ir viņi milzīgās grupās, viss tā autobūva ir ļoti neinteresanti palikusi. Tie mazie sūdzinēji vai ne, kas nekas nav. Redzi, tos jau arī tās visas direktīvas arī spiež, lai tie CO izmeši nebūtu. Viņi jau nevar tur likt V8 dzinēju uz karburātoru. Bet es te esmu pabraucis ar elektromobīliem un ir baigi forši. Tur ir viena dinamika pātrinājums. Dinamika tas ir viens, bet man liekas, ka viena no tām galvenām īpašībām tas, ka tā mašīna, kad nav vibrācijas. Arī, jo dīzels tomēr, lai vai kā tu noliek, vienalga dīzels vai benzīns, viņš tomēr lai vai kā lai vai cik šika mašīna tā nebūtu, vai ne, viņi tomēr ir kaut kāda vibrācija. Te tu sēdi, viss miers. Tā, daži tu vari ieregulēties, protams, kā tev vērtāk. Īstenībā viss uzreiz sakratas poguļus, es redzu uzreiz, līdz pedāļiem kājas man tiek, un krēsls ir samērā ērts, es teikšu, tā kā dīvānā jūtos. Jo visās tajās sporta mašīnās ir tāds ciets, stingrs un pareizi mums sanāk. Jā, pa labi. Jā. Stūra arī stūrējās it kā ok. Nav nekas tur baigi izļurkājies. Neliekās, ka būtu tā, kad pagriez stūru, bet mašīna nepagriežās. Tas viss ir savās vietās. Dīzeļmotoram, protams, dzirdam pašu motoru. Jo vairāk apgriezieni, jo skaļāk ir. Bet jāsaka, ka šitas jau man ir kaut kāds, nezinu, kaut kāds 8. vai kurš Voyagers. Tev Voyager tieši patīk, jā? Jā, bet man te kaut kādi gadi bija izkritis. Jā. Gadu 5, 6, nē, pat vairāk, kā 10 gadi man nebija Voyager. Un kas tev pierunāja? Un tagad, dēls paņēma Voyager. Un tad tomēr Voyagers. Jo vienā brīdī man likās, es pats sev esmu šoferis, vai ne? Tad kaut kā es metu mieru Voyageriem. Bet tā man ir bijis arī, kas bija par mašīnām? Man ir šausmīgi daudz mašīnas bijušas un jaunas galīgi no salona un lietotas un arī Voyagers man bija pilnīgi jauns, es biju paņēmis no salona. Tas gan bija automāts un dīzels, un tas man nepatika, tāpēc, ka tas dīzels salīdzinoši... Ar benzīniekiem, jā? Bet viņš, Voyagers gribas braukt tā kā, tādu bišķiņ komfortabli, jā? Tas ir pirmais, kas ir pamanīja, kad es esmu iesēdies krēslā iekšā un jūtos tā kā dīvānā. Jā. Viņš tā kā, dīzels, viņš tomēr tāds paskaļš ir, un arī tā dinamika viņam bija tāda un tāda, lai gan it kā motors lielāks. Bet tā jau, protams, klasika ir tas 3.3 un tad ir 3.8 motors. Nē, šito es paņēmu kaut kādu pusotru gadu atpakaļ. Apzināti man viens paziņu, pie kā es arī parasti braucu mašīnu remontēt. Tur kaut kādas lietas izdarīt. Viņš man ieteica, ka es tā kā teicu, ka es tā kā domāju pa Voyager atkal. Jā. Viņš teica, ka lai es ņemu dīzeli, 2.5 dīzels ar mehāniku, kad ir ekonomisks un tā, jo man tā vajadzība nevis bija šī gadījumā tā kā komfortabla mašīna, bet man ikdienai dažāda, respektīvi man ir vajadzīgs, principā man būtu vajadzīgs busiņš, bet tā kā man tie
tie vāci un kā tie franči man nepatīk. Jā, Tie visādi trafika un Jā, nu man ir Vito, tādi arī bijuši, bet viņiem tā iekāpšana, iesēšanās, teiksim, busveidīgā braucamā ir caur pakāpienu. Jā, Ja tu esi garāks cilvēks, tad Tad tu tad to tu vari neizjūti. tāpatās. Voyageris tādā ziņā ir, principā tas ir busiņš, bet Iekāpšana tā kā vieglajā mašīnā. iekāpšana tā kā vieglajā. Un tā kā man ikdienā ir pasākumi un tā tālāk. Gan jau kaut kāda Man ir tehnika visu tiek laiku, vadāta jā, turp šurp. man vajag, principā un suņi, tad principā man vienkārši garažā mētājās tie beņķi. Un man ir... Tev ir vēl papildus ieliekami krēsli. Krēsli, protams, jā. Nu, tā savādāk pat apskat nevar iziet. Krēsliem Tur jau kaut kāds viņietes vai kas tad jau, bet šitais laikam nav tajā Nē, nu tu kategorijā. krēsli es izņem ārā un viss. Un te man ir pasēs milzīgi kūts vai ne, kur es varu visu kaut ko salikt. Jā, par to mēs vēl tur paskatīsimies. Tur, kad 2,50 gari dēļi mierīgi vai 3 metrīgas arī var iedebūt iekšā. Es tev atklāšu noslēpumu, es pat ar Teslu esmu vadājis gan cementu maizes, gan flīzes, gan visu kaut ko. Arī noliec krēslu. Nē, tas ir skaidrs. Jā. Un man, piemēram, priekš garu priekšmetu pārvadāšanas vislabākie ir kabrioleti. Man sieva ir kabriolets, un es esmu vedis uz gateru un no gateru 3 metrīgas dēļus mierīgi. Labi Nolaiž ideja. jumtu un uz Man čērzām neienāca ieliec. prātā, jā, kad īstenībā kabriolets ir labāk. Vai, piemēram, tev ir kaut kāds, nezinu, koks, egle, piemēram, ziemā jāatved uz mājām gara vai ne, mierīgi. Nolaid jumtu un Tas būs man vēl arī jāizdomā, kāds tikai tas kabriolets jāpaņem. Nu, faktiski jebkurā kabrioletā tu vari visu kaut ko garu ielikt. Jāsakot, kuram ātrāk jumts ņemās nost, cietais jumts, kad ir ar kaut kādu pogu, vai tas ir mīkstais, kas ir? Man ir sievai tā MX-5 Mazda. Zinu tādu, jā. Jā, Smukiņā. un tur ir viens kloķis, un tu viņu atmet. Vaļā, Un tad, un ja viss. sāk līt, vai ne, tad tu viņu parāv atkal atpakaļ. čiks ar roku. Pie nosacījuma, ja nav dēļi iekrāmēt mašīnā. Ja nav dēļ, jā. Jā. Tā kā. Tas gan, jā. Tā kā tā. Cik tu bieži mazgā mašīnu un kā tu viņu vispār kop? Baigrēti. Pa konkrēto. Lieta Mēs šajā pa konkrēto mašīnu Jā, runājam. jā. Es viņu esmu laikam, pa to visu laikam ar viņu ir 1 vai 2 reizes nomazgājis. Ko tur mazgāt? Lietas nomazgā. Un tīrīšana, jā, un tā kā galīgi vairs nevar izturēt un briesmīgi izskatās. Tur viss smil. Tas pa salonā iekšā, jā? Tad es izsūcu ar putekļu sūcēju. Vai tu zināji, kad ir tāds vaškārs, kur tu vari caur aplikāciju izsaukt uz jebkuru lokācijas vietu, un viņa atbrauks un nomazgās tev mašīnu, iztīrīs salonu, kamēr tu dari paralēli kaut kādas citas savas darbus? Vai tu zināji iepriekš? Nē, es nezināju, es tagad to zinu. Un mēs te pārbaudījām. Mēs to pārbaudījām, jā, baigi super. Foršs džeks bija, sakarīgs. Cena, es saprotu, nav nekāda, es prasīju, ko tas maksā. Ir piedalīgi pieņemam. Jā. Tā kā vispār labs Labi ideja biznesam. labi. Jā, jo Latvijā līdz šim neko tādu es nezināju, ka tu vari vienkārši Es nezinu, es neprasīju, cik tālu viņi brauca. Sigulda, nevis Sigulda, bet Salaspils bija tālākā vieta, kas bija pagaidām aplikācijā. Jā, tāpēc mēs te esam. Tāpēc mēs te esam, jā, tieši tā, jo... Okay. Es varu iziet pastaigāties pa Salaspili. Jā, tagad mēs zinām. Nē, bet tā būtība īstenībā baigi forši. Tu atbrauc, pieņemsim, ar ģimeni kaut kur pavakariņā, kamēr tu ēd, ko tev skaties aiz loga, tev mazgā mašīna. Mēs, diemžēl, ar ģimeni mēs tā baigi reti kaut kur braucam vakariņot. Mēs ēdam pamatā mājās, bet kāpēc? Piemēram, es bieži apmeklēju kaut kāds būvmateriālu veikals. Pie mājas man visu kaut ko tur vajag. Ļoti labi, kamēr es sapērku visādas tur. Viņi iztīra salonu. Ķerļi merļi, viņi man iztīra. Un tad es cementu saka, lieliek cementu maizi. Jā, ar melnzemi. Jā, bet pirms tam viņi ir iztīrījuši melnzemi. Nē, tā kā ļoti labi. Vai graudus vistām. Viss ir forši. Jā. Nē. Kāpēc? Piemēram, tu ej uz kino, ļoti labi. Jā. Viss sauc, lai tev viņi pa to laiku. Vienīgais, kā tur ar tām atslēgām. Viņš noliek atslēgus uz priekšu. Ar atslēgām jāskaidrs, jā. Jā, man tur būs viss. Tu esi mašīnu no iekšpuses iztīrījis, ka spīd un laistās, jā?
Jā, man tikai vajag vēl, lai jūs atslēdzat, jo viņi aizslēdzās. Tev ar pultiņu var atslēgt. Vai tagad lietas ir Jā. pārgājis, varbūt mēs tad aizējam līdz mašīnai un, diemžēl, mums Nav atslēgas. Atslēgas ir mašīna. nopietni. Kāpēc tu viņu aizslēdz? Kāpēc viņi aizslēdz to mašīnu? Visticamāk, es tīrīju durvis, un tur bija kaut kāds tas tētā podziņa. Tev otru atslēgu, kur atrodies? Mājās. Ir jāņem vienmēr 2 komplekti līdzi. Vienmēr atceries, ka Redz, vai tev ir Tesla, tad tu... caur aplikāciju Ar pilnīgi vienalga, jā, aplikāciju, kas tur notiek. Tas ir tas, ko es pilnīgi nelietoju. Jā. Man ir arī tiem saules paneļiem, man tur var... Caur aplikāciju paskatīties. Nē, es aizēju, paskatos. Šobrīd viņš tik man dod iekšā, un viņš ir tik šodien bet ir sastrādājis. Jā, telefonam tu vari pat uzlikt un paskatīties, cik uz doto momentu maksā elektrība. Un ko tas man dod? Ko Jā. tas man dod? Tu zini, Man ka tu tagad tāpat drīksti Jā, bet veļu man- mazgāt, bet tu man- drīksti. bet man to rēķinu tāpat beigās atsūta tas Nē, nu te cilvēki plāno bet tur jā, bet es- siltumsūkni bet- pagriezt bišķi tagad Jā, jaudīgāk. bet man jau nav, man ir fiksētais, man nav. Tev nav dinamiskais, jā. Es neesmu pie tā, Jā, vēl ar šito vēl aizsajūt prātā. Nu, jā, Lai gan zini, kas ir, Bet tu zini, paskaties, kas ir krūtākā cena štev? mīnus tagad. Jā, bet zini, kas ir krūtāk, Jā. kas ir man vislabākais patīk no apkurs lietām, ka, respektīvi, man tur pat viens paziņš tā kā mēģina to sajūgt kopā ar kaut kādu Jā. programmu, ka tajā brīdī tu uzliec, respektīvi, tad tu uzliec akumulācijas tvertni, Jā, un vienkārši akumulācijas tvertnē iekšā ir teni. Jā. Un tajā brīdī, kad tā cena ir šāda, kā ir tagad, zem mīnusā, kad tu it kā dabū atpakaļ. tajā brīdī vienkārši ieslēdzās teni. Jā, Un un tad tev viņš viņu- milzīgo to, es nezinu, tur 3-5 kubus, Tad tas ir viņš vienalga norīja. ierakt kaut vai pie mājas zemē, viņš tev Uzsildīt. vienkārši viņus uzsilda. Jā, nu, tur tāds ir. Un Man tagad, liekas, ka piemēram, tā ir baiga labā štev. Nu, jā. Visi siltumsūkņi vienkārši sūkā tajā brīdī. Nē, nu, Tesla var uzlādēt šajā momentā, kad ir mīnusā elektrība. Vai tu bieži pārkāp ceļu satiksmes noteikumus? Nu, ātruma ziņā droši vien. Un par telefonu runāšanu? Braucot? Nē, man ir handsfree. Tad tas neskaitās. Jā. Man ir, lai arī tas damps izskatās kā vēsturiskais, ja? Jā. Bet man ir šitais Es redzēju, to mums vajadzēs radioaparāts, Jā, kaut kāds Alpine vai kāds, Jā. ir tas Bluetooth. kas pievienojas klāt telefonam, un tad tu vari Jā, runāt jā, pa visu jā, tā ir mašīnu. labā štēlē, jā. Bet, ja tev iekšā kolēģi sēž un tu tur runā kaut kādas lietas, kuras... Tā es nerunāju tās lietas. Tad tas lietas nerunāja. Bet, ja tev zvana sieva dusmīga, tu tur, nezinu, tur 3 vārdiem un blakus kolēģis, tu domāji, ka viņi tev stāstīs kaut ko labu, gaidīs vakariņās mājās. Tad tu Bluetooth un nogriez. Lai ir. Tā tā taču ir ir sieva. Bet viņi, jā, jo es jau kā tāds cilvēks, tomēr 30, cik mums jau 3 gadi Jā, šogad. Tad es visiem džekiem varu ieteikt, ka, ja jūs gribat, lai mājās būtu miers, jā. un tā saticība un vispārējais, ir jābūt zem tupeles. Jā, es esmu. Jā, ja Jā. tu esi zem tupeles, ir Te viss notiekās. ideāli. Tev saka, vajag darīt tā. Jā, izdarīsim. Kad? Nu, nevajag jau... Tā kaut kad izdarīsim, Jā, vai ne? nevajag jau Jā. gadā 2 reizes jau atkārtot vienu un to pašu. Tieši tā. Jā, tev, mīļā, tev ir taisnība. Protams. Ar šo esi tā kā apmierināts ar ritošo daļu? Es esmu ļoti apmierināts ar konkrēto izstrādājumu, tāpēc, ka es viņu arī neuztveru kā tādu, Jo tev mašīna tā nav man ir īsta tāda ikdienas, es viņu, principā darba mašīna, ja? Jā. Man viņā ir ērti braukt, es viņā nenogurst, es varu nobraukt lielus gabalus. Ja man ir, teiksim, kaut kādi pasākumi tur vasarā, kaut kādi daudz dienu, es nezinu, tur sporta svētku, vēl kaut kas, es ielieku madraci. Un var es arī te pa mierīgi, nakti es tur te palikt, jā, guļu. nav telts vai cik. Jā, nekas, jo tāpēc, ka, ja man, piemēram, pasākums, piemēram, tur beidzās kaut kādos tur 3-4 naktī, tad man nav jābrauc uz viesnicu un tur vēl jātērē laiks. Es tikai uzreiz eju gulēt un vēl viss parpels var vadāt līdzi. Un tā kā man ir 2 suņi, tad mēs suņus vedam peldināt mierīgi. Vietas Tāpēc, ir ka tā ir, tiem, kam ir suņi, viņi zina, ko tas nozīmē mašīnā. Gan spalvas, gan spalvas, netīrības, gan jā, viss, jā. un viss kaut kas, jā. Tāpēc
Es atkal zinu, ko nozīmē mazi bērni, kas ēd saldējumus un šokolādes un vispārējo. Tāpēc balts salons, tas, man liekas, ir pēdējais, ko es izvēlētos. Nu, vienīgais, ko es tā kā piemeklēju, kad būtu labi kaut kādā brīdī, jo tam vaižariem var visu kaut ko, tu vari pārslēgties arī uz... Tev ir 5. Ir. Nav tev tā 4. Nē. Jā, tagad 4. Bet es arī mēģinu. Bet tagad 5. būs. Bet viņam... Bet ir bišķi pa maz, man liekas, priekš. Un dinamika ir ok priekš šitās mašīnas. Kā viņš apgriežās vispār? Ja ir ok. Ir ok, klīrens ir ok. Esi kaut kur arī iebraucis kaut kādā tur lauku sētas rajonā, kaut kādos tur dubļos vai kur un mēģinājis. Viņš ir priekšpiedziņa, ja? Jā, priekšpiedziņa. Tas ir labi ziemā arī, ja gadījumā saslīd vai ko uzbar grāz grīdā un viņš iztaisnojās un tu brauc tālāk. Jā, viss ir. Es katrā ziņā par konkrēto izstrādājumu, protams, ka viņš nav, ja es gribētu, tur es nezinu, kaut kādiem pārbraucieniem, tad man ir doma varbūt kaut kad iegādāties tur Voyager, teiksim, to garo versiju. Man ir īsā, man nepatīk, man vizuāli nepatīk tās tie garie. Bet tad iegādāties, teiksim, to garo versiju, tad normāli saliek nevis tur to 3-vietīgo beņķi, bet vēl 2 2-vietīgus, jo tad tajos es tāds man arī bijis. Viņš jau tagad ir 6 vietas. Un tad ir tiem visiem cilvēkiem ir komfortabli sēdēt, un vēl aizmugurē ir tomēr arī kaut kāda vieta, kaut kādām mantām. Ja? Jo tie, kas ir tie īsie, viņiem tad tur aizmugurē gandrīz, labi, somu var ielikt. Ja? Kā būtu, ja tev būtu jānoliek tagad autovadītāja tiesības, vai tu varētu ar pirmo reizi nolikt? Droši vien nenolikt nekad. Ne teorija, ne braukšana. Gan jau. Man liekas, ka ne. Jā, es domāju, ka tas nevienam nav laikam pa spēkam. Tas, kas ir, es nezinu, kā ir ar auto, bet es zinu, ka ar moci man dēls te tagad kaut kad lika apakaļ, kaut gadus apakaļ ar moci. Tas, man liekas, ir kaut kāds pilnīgi kuku. Jā, pilnīgi ir. Jo es tagad arī neesmu. Man liekas, ka, kā moču tiesības, ar ko vispār moču tiesības atšķirās no auto tiesībām? Ar ko? Ja tu ar, bet kur ir loģika? Ja tu ar rolleri var braukt ar 125 kubiku rolleri, var braukt ar B kategoriju. Kas ir normāls, reāls mocis. Man bija tāds 125-nieks. Es gribēju pārbaudīt, vai man pirkt moci vai nē, tad es nopirku to rolleri. Braukāju uz darbu ar viņu. Ja? Jā. Tagad tev netraucēs, man te zvana. Parunā. Mēs vēl filmējam, es tev atzvanīšu. Ja? Ja 125 kubikcenti, tas ir pilnvērtīgs mocis agrāk. Tas mocis gāja atļautos 90 brīvi. Tas jau ir, kur tad viņš gāja arī 120, ja? Tad man ir jautājums, kāpēc tādā gadījumā ar moci, kuram ir 250 kubiki vai 200, tev jau ir vajadzīgas speciāls atļaujas. Jā, man arī tas godavārds nav skaidrs. Kuram ar moci ir bijusi nepieciešamība izbraukt čūsku? Jā. Kurā vietā var izbraukt astotnieku, bēģi? Kurā vietā var izbraukt astotnieku? Parādiet man to vietu, bēģi, gudrīši. Kas tas ir tāds pa sviestu, bēģi? Pa močiem runājot. Ja tu brauc, tu nebrauc bez tiesībām, tev ir B kategorija. Tātad tev var sodīt par to, ka tev nav, tu nebrauc bez tiesībām, bet tu brauc ar neatbilstošu kategorijas tiesībām. Ja? Sots ir cik? 60. Labi. 30 vai 60 eiro. Ja? Pārlikt eksāmenu par to, ka tu nogāzi viens sūda tur to astotnieku braucot, tev ir 50 eiro. Biznes. Tas ir biznes. Tur ir atbildi. Kāda jēga tev ir iet un atkārtoti likt vai vispār kārtot eksāmenu, kas ir moča tiesības maksā cik? Tu štukai droši vien, lai tur cik tās braukšanas ir vajadzīgas, tur tā lieta, un vēl tā skola, varbūt tās tev teiks, tu vēl neesi gatavs skola, tas ir CSDD eksāmenam, tev vajag vēl paņemt braukšanas, un tas ir biznes, protams, jā. Tas nav skaidrs šitais tevis pasākums. Tur drīzāk vajadzētu veselības pārbaudi daudziem taisīt. Ko, tad laiks ir pienācis man revidēt tavu mašīnu, pārbaudīt stāvokli un apskatīties, kāda tad viņa kādā situācijā ir. Vai tu esi gatavs man iedot uzticēt savus atslēgas? Faktiski varbūt, ka šitā varēja notikt arī tās tehniskās apskats.
Nu, Jā. atnāk Džeks. Džeks ir vienkārši 9, zin kā bija 90 gados, kā bija teikt. Nezinu. Vienkārši Pa pastu atnāca tev. Nē, vienkārši atnāca uz placi, nu, kur Jā. tirgoja no Vācijas atvesās un visiem salīmēja iekšā. Uzlīmes. Jā. Ufo, nu ko, tava mašīna tagad tiek revidēta. Tātad spēles noteikumi tādi. Es tagad iešu apkārt mašīnai, skatīšos, par ko un cik es došu punktus. Tātad par riepām, pa salonu, pa virsbūvi, pa motoru telpu. Par to visu tiks doti punkti un veidosies tāda tā kā skala. Un tad beigās saskaitīsim to visus punktus kopā un tad pateiksim, kādā tad stāvoklī ir mašīna. Sākam skatīties virsbūvu. Redzam, ka te ir kaut kāda švīkiņa patrāpījusies. Te bampēriem tur starp šķirbas ir jau paveidojušās. Tā ir no veca sieviete Vācija. Nu, Tas jau ir no ne? Vācijas Klasika, mantojums. Tas ir mācītājs. mantojums. Vācijas mācītājs ir. Braucis, viņš ir Gar dzīvojis. krustiem viņš ir Jā, viņš ir dzīvojis uz Vientuļas salas un tikai tik no mājām līdz Jā. baznīcai braucis. Tieši tā, jā. Kloķus paskatāmies, vai turās vietā, spoguļi vai nekrīt nost. Tā, riepas ir Arī ok, varās izskatās, vaļā, redzi, darbojās. pat tas strādā. Jā. Jā. Es jau tad jaunām es pieredzu, kad es arī kaut ko lauzu vaļā, bet izrādījās bija vienkārši šitā jāpaglauda un mašīna pat uzreiz atbrauc vaļā. Jā, loktīrītāji turās vietās. Riepas ir jaunas ir. Jā, par riepām. Riepas jaunas, Bet tu jā. esi jau gatavs pāriet uz ziemas riepām, jo tās izskatās Jā, kā nu, vasaras ziemas riepas. Tās, tāpēc, Jau ka man- garažā jau kaut kur Jā, jau vasaras gaida. riepas Jā. bija galīgi beigts jau. Lampas. Pat netkustās lampas. Šeit mēs redzam, ka jau laikam ir kaut kāda rūsa bijusi, veidojusies. Tur varbūt tās jāpaskatās, vai viņi tur nesāk aktivizēties. Tā, restes. Vot, un Labi, vēl grib. viens sviests, ko es tev varu pateikt. Es, piemēram, plānoju uzlikt papildus gaismas. Tu nedrīksti. Nedrīkst, jā. Kas tad ir svarīgāk? Drošība vai kas ir svarīgāk? Uz ceļa? Viņi redz, jā, es jau varētu oponēt, kāpēc viņi pateiks, ka nedrīkst, tāpēc, ka tev nebūs viņas Eiropas kaut kāda tur Blā, 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 certificēti, blā, 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 jā. un tad viņi spīdot acīs, un tad varot tur, Dirš. nezinu, slēdzam iekšā aparātu un iesim apkārt mašīnai un pārbaudīsim, cik ir krāsas biezums atlicis, vai ir daudz špakteli virsū vai maz. Kā viņš? Ko tad tu domā, kāds te būs viņš paktelēs? Kā, vai pašam Kurš tērēs interesē? naudu špaktelē? Nu, davai. Tā. Interesanti. Ko tas nozīmē? Zaļš, viss ir labi. Tas ir labi. Okay. 110 litru. 110 tas ir labi. Tas 100 tas ir vēl labāk. Ļoti ilstā krāsa jau. Tev viņa nav krāsota? Tu tiešām neesi krāsojis mašīnu. 100, labi. Ar ko? Ko? Pagad, tad nevar būt. Labi. Labi. Mašīnas jākrāso. Ja viņas jau ir nokrāsot. 110, bet tas Nē, ir nu, labi. paskaties te kaut kur. 110, labi, nav krāsots, 120, 80. Tas ir vispār tā kā jaunai mašīnai. Nu, Labi, un šī tā ir jauna mašīna no Vācijas pusotru gadu. 100. Kāpēc? Pagāte. Bet tas jau nav sarkans, tas ir dzeltens tikai. Jo šits vēl ir, arī šits jau neskaitās nekas tāds krimināls. Tas ir, nu tā. Tas mācītājiem kaut kas uzkrīt uz kāpnes. Moška mainīts vispār, kas Jā. to zina. Diski patiesībā nav nekas tāds uzdauzīts vai ko. Gan jau, ka tas viņus atjaunojas kaut kādā Jā, tie ir atjaunoti. Jā, tie ir atjaunoti. Diski ir labi, par diskiem mēs iedosim labu Jā, un atzīmi beigās. nopūsti, redziet, Jā. ar baltu krāsu. Šeit ir kāds ar pakaļ iespiedis, ja, netīšam. Kaut kāds Droši tas vien. ir šitā te kaut kā vienkārši. Nu, tas ir kāds pie lielveikala, jā, nu, tas ir kāds Jā. dzērājs, Tā, šeit ir rokturīši. kāds kretīns. Kāds kretīns manā vecumā. Jā, es nepateiktu labāk. Kopumā es teikšu, mašīna vēl turās kopā. Jā. Turās gan, jā. Jā. Es pamēģināšu bagažnieku atvērt tagad vaļā. Iepriekšējo reizi man nesanāca. Redz? Tev pat hidroliskie šitie te Jā, strādā. Viņi jā. paši. Paskaties, kas te salonā ir iekšā. Paskaties, ko cilvēks vadā ikdienā līdzi. Ar Jo kādu tev jau- nolūku. Jā, nu tev pēkšņi vajag paletes.
Īstenībā, jā. Starp citu, man liekas, ka depo viņas var pēc tam tā kā nopārdot tās pellets. Es nezinu, Jā. kāpēc jāpārdod lieta, kas tev Var pašam ikdienā noderēt, nodara. jā. Ja? Nu, krāsotas paletes. Jā, īstenībā Kur nu- krāsots, jā, kur nu vēl labāk, jā. Tieši Un tā. ja ir augsta ziema un nav kurināmais, tad var arī nokurināt. Protams. Nu, kopumā es teikšu par kuzavu virsbūs kopējo statusu, redzot, ka tā mašīna tomēr nav jauna un arī nobraukums viņam paliels ir, es teikšu, ka ļoti labi. Kur ir poga? Kā viņi to reizvērt Te ir tāds kloķīts, viņi pavalk uz leju un aiztais ciet. Nu, tā. Podziņi tomēr te nebija. Tā Tas neviens pats netais ciet Voyageram vākus. Nu, kas man tev visi jāmāc, Raiti? Skaties, šitā aiztais ciet. Un viss. Es esmu pamanījis daudzos video un bildēs, ka tev kaklā ir atslēga. No kā tā atslēga ir? Tā ir man ir arī tagad. Arī tagad viņa tev pat ir Mājas līdzi. atslēga. Jā, tā ir tava Mājas, mājas atslēga. Man Jā. to daudz prasa, kāpēc. Tāpēc, ka man nepatīk, kad ir, nu, vispār, kad ir daudz lietas kabatās. Jā, ka Un piekrāmēts tad ir kabatā. atslēgu buntes un tā. Un tad man ir faktiski tikai ikdienā es izmantoju 3 atslēgas. Mašīnas atslēgu, mājas atslēgu, nu, un darbā kabineta atslēgu. Nu, un tad to es... Tos gan tu kabineta atslēgu, nekarintē tā man stāv somā, kur Jā. man ir tāpatās kaut kādas darba lietas. Un kabatā man ir faktiski tikai mašīnas atslēga. Viss. Ar ko nodarbojās UFO? Nu, tā nopietni gribi zināt. Jā. Nu, tā diršos. Nē, bet, ja tā nopietni, tad nu, kā, man ir arī ikdienas darbs. Es esmu akciju sabiedrības GASO, kas ir gāzapgādes operators, ja? Sabiedrisko attiecību daļas projektu vadītājs. Uz maniem attiecās uzņēmumu pasākumu dažādu veidu organizēšanu, korporatīvo pasākumu organizēšanu un arī preventīvās drošības lietas. Es esmu uztaisījis tādu gāzes skolu, tādu brendu, ja? Un es piedalos dažādos skolu, pašvaldību, dažādu sabiedrisku organizāciju rīkotos drošības pasākumos, kur pamatā tie ir bērniem domāti pasākumi. Arī šeit Salaspilī, laikam esmu pat bijis, jā. Un tad es stāstu par gāzes drošības. Vai tevi ņem par pilnu? Vai viņi nedomā, ka tu joko un āksties? Bērni jau nezin visus tos mocīšus, pastumus. Jo man uz tevi paskatoties, ka sāk stāstīt tagad kaut kādas nopietnas lietas, nāk tiešām prātā viss. Nē, es jau tur tā arī ar jokiem, nu kā, jo to gāzīt jau, vai ne, viņi jau ne tikai nāk pa trūbām, bet viņi jau arī palaiž sunas, kaķis un arī omi, vai ne? Tā kā, nu, tas viss ir jāzina. Un kas ir interesanti, ka bērni katrā ziņā par tām gāzes drošības lietām zina daudz labāk nekā vecāki, nekā skolotājs brīžiem vai tur omes, ja? Tu, piemēram, zini, kādas ir 2 populārākās gāzes, ko mēs lietojam? Respektīvi, mēs lietojam ir dabas gāze, kas nāk pa trubām, ja? Un ir tas saucamais propāna gāze vai balonu gāze, kas ir, ko mašīnās pamatā pilda un arī balonos. Jā, tik daudz es kaut ko dzirdēju. Nu, 2, tās ir tās visbiežāk lietojamās. Ar ko viņas atšķirās? Tu zini, piemēram? Un tā ir baigi svarīgā lieta, un cilvēki to nezina. Es esmu dzirdējis, ka viņas ir kaut kādi sašķidrinātās gāzes un vēl... Jā, viņas ir varbūt 2, varbūt gan šķidras, gan... Viņi atšķirās ar to, ka tā, kas nāk pa trubām, tas metāns, tā ir vieglāka par gaisu. Tā propāna gāze, ko pilda parasti mašīnās un kas ir balonos, tās apkurs vai, teiksim, apkurē, ko izmanto balonus, ko ierok zemē, ja? Tā ir smagāka par gaisu. Un tad, ja tev viena noplūst, tad tu atais logs, viņi tev izveidinās, tad tā otra noplūst, tad viņi var sajiet iekšā pagrabā un var būt liels problēmas. Tu man vēl prasīji par to, ar ko es nodarbojos. Tad to es tev izstāstīju par to manu ikdienas darbu. Bet, principā, es arī nodarbojos es visu mūžu esmu organizējis pasākumos piedalījies, dažādas pasākumus vadījis. Tā ir tā vēl viena lieta, ar ko es esmu aizņemts. Jā, ja nemaldos pavasarī, tev bija tūre pa visu Latviju. Jā. Bija UFO izstāst kādu joku. Es kopš 90. gadu sākuma, kad es tur arī braukāju apkārt ar kaut kādiem koncertiem, ar kaut kādiem pasākumiem pa Latviju, nebija tāda kultūras namos neko tādu organizējis. Un tad tā izdomāju, ka jāpamēģina, jāpaskatās, kas šodien kā notiekās. Izdevās tīri labi. Jā. Zāles nebija. Bija arī, kur bija
viss izpārdots, vai ne, un pat pietrūka, bet bija ļoti labi, jā. Bija ļoti labi. Un tad es tā domāju, ka tā varētu izveidoties kā tāda tradīcija, ka no aprīlis tas tā kā, Pavasaris tipa tāds, joka mēnesis. Tur No aprīļa, 1. 1. aprīlis, 30. aprīlis, jā. Nu, tad es arī nākošu gadu aprīlī kaut ko līdzīgu atkārtošu. Tikai mazliet savādāks, ka būs tā programma būs nedaudz savādāka. Nu, tagad arī es domāju kaut ko ap jauno gadu kaut kādas ampaļas uztaisīt. Tādu, kāds groziņu vakar tūri vai kaut ko tam līdzīgi. Jā, tā kā, jaunais gads tā, lai cilvēki var palīgsmoties. Tā ir tā vēl viena tāda liela daļa, ko es esmu visu mūžu faktiski darījis arī paralēli tam, ka es strādāju rādio savulaik. Vai taisnība, ka gāze vispār nesmaržo ne pēc kā? Jā. Viņai speciāli smaku pieliek klāt, lai varētu pamanīt, kad ir noplūde. Tagad uzreiz nepateikšu to precīzo nosaukumu, bet drīzāk reāli tādu smirdekli pieliek klāt. Jā. Ja mēs te nopilinātu vienu pilienu, tad visdrīzākais, kad cilvēki būtu, viņiem liktos, ka te ir kaut kāda milzīga noplūde un tiktu visas Salaspils evakuēti. Jā. Tagad ķersimies klāt salonam. Nu ko, mēs esam salonā, saucamajā kabinetā, un sāksim skatīties. Sākam ar stūri. Bet stūri negrab. Iepriekšējā mašīnā pat es atzīšos, bija tā, ka šitā te padarīju un viss tur tā kā vairāk grabēja. Pa stūri var? Jā. Sīki momenti. Skaties, man bija piekaramie griesti. Tad man Maksims no Ogres sataisīja griesti. Redzi? Jā. Vai ne? Kāda eleganti griesti. Okay. Un viņš arī pāršū stūri, ja? Un tad viņš nolaida 20 eiro, jo viņam iznāca neliela laža. Viņš man prasīja, atrod, kur te ir laža. Stūre ir pāršūta, ja? Tā nav dabīgā, tā ir laikam jau kaut kāda puscūka, jā. Ezis vai jenots, bet klausies. Bebrs. Vai bebrs. Kurā, pasaka, viņš man arī, viņš saka, viņš pienu, viņš paigi naktī bija. Nav gulējis pēc tam, jā? Nebija gulējis. Bija ilgi strādājis, nebija gulējis. Jā. Viņš saka, ir laža. Kur ir laža? Man tāds, ka krāsa, kad neiet kopā. Krāsa skaits, jā, bet... Šitai savienojuma vieta, kad ir redzam, jā? Nē, savienojuma vieta ir, viņa ir par kaut kādu puscentimetru ir uz vienu pusi. Redzi, viņš nav tieši pa centru. Es domāju, ka viņam vajadzētu veselu nedēļu pēc tam negulēt un par to domāt un uz kaut kādu korvalolu dzert par šito te. Viņš nolaida 20 eiro par to, kad viņš ir ka nav ritīgi pa centru. Bet tu jau vari aizbraukt uz servisu un paprasīt, lai tev... Kāda meistara šodien ir, jā? Jā, kad... Es nebūtu vispār neko piefiksējis, jo man tas arī diezgan vienalga, vai ne? Es gribētu varbūt tās, kad vienkārši tās savienojuma vietas nav, bet tā laikam viņš nemāk izdarīt. Es nezinu, vai tā vispār var. Tā notiek, ka nevar, jā. Bet redz, cik viņš ir forši nošūs, viss tā kā vajag. Nē, malec. Tas tiešām, jo parasti ko dara, kad iet kā mašīnā skaties, vai mašīna ir nolietota vai ne, paskatās, cik ir nodirāsta tā stūre, bet šajā gadījumā stūri ir atjaunot, un tu nevari pateikt, ka tas ir notīts tur kilometri, jo stūri tomēr izskatās svaiga. Tev vajag aizbraukt. Tev ir bijis darīšana Voyager klubu? Nē. Es tev pēc tam izstāstīšu, aizbraucu uz Voyager klubu. Tur vispār šobrīd pārdodās viena mašīna, kur Džeks ir visu pāršūs rādu, visu salonu. Vote to vajadzētu redzēt, jā. Šito te visu paneli, viss ir nošūts bet ar dabīgo. Ar dabīgo. Tu biji politikā. Ko tu tur darīji? Politikā es biju 12 gadus. Jā. Šobrīd arī vēl tā kā, tipa. Pēc skaities, jā? Jā, ko skaitos. Es 3 sasaukumus biju Ikšķiles novada deputāts. Ikšķiles novada domes deputāts es biju, jā. Kā līdz tam tu nokļuvi? Tas viss sākās kaut kāds 9. gads bija kaut kāds, jā, 2009. Kaut kas tāds apmēram. Man liekas, 2009. Ikšķilē bija vietējā Ikšķiles pašvaldība bija izdomājis, ka vajag nojaukt estrādi esošo un būvēt milzīgu kultūras namu. Tas ir kā tā dīvaini, ka kultūras cilvēki iestājās pret lielas kultūras būves būvniecību. Ja? Jā. Reku man atved atslēgas.
Ļoti labi. Tad Ko tā? Nekā viņš tīrīja mašīnu un uzspiedās Jā. to bloķēšanu. Čau. Paņēma un aizcirta ciet. Johaidis arī atslēgas tās atstāja iekšā. otrais? Nē, joksies. Tev sanāca. Šis asmējās, ne? Operators. Viņš tā bieži darīja. Jā, un tur bija tāds liels notikums. Ikšelē dzīvo jau vēsturiski, ja? Tā daudz kultūras cilvēki, ja? Mākslinieki, dzejnieki, rakstnieki, ja? Arhitekti. Tas jau tā vēsturiski ir izveidojies. Jo savulaik dažādām šīm te kultūras darbiniekiem tika iedoti tur tie zemes, tie apbūves gabali un tā. Un Tad viņi tur apdzīvot. Jā. Un tad bija tas plāns tāds, kad vajadzētu, jo tautas nams, kas ir Ikšelē, viņš ir salīdzinoši maziņš. Tur, kad, teiksim, 300 cilvēki, tad ir pilna zāle piebāzt. Un tad vajadzētu palielināt. Skaidrs, ka nebūtu jau slikti, vai ne? Bet vienkārši tas projekts, kas bija plānā, viņš pat arī tika uzzīmēts un uzprojektēts. Viena lieta, ka viņš bija diezgan sūdīgs tas projekts. Ja? Bija tīri tehniski, viņš bija slikts, teiksim, tā kā bieži vien arhitekti visu kaut ko sazīmē, bet, teiksim, tad, kad dabā ir ikdienā, teiksim, kaut kādiem māksliniekiem vai drīzāk tehniskiem cilvēkiem ar to ir jādarbojās, tad ir neiedzīgi, piemēram, kaut kādas piebraukšanas vai tur, viss tās loģistikas lietas. Ja? Bet tāds galvenais, ka viņš bija nenormāli liels, viņš bija kaut kur 600 vietām. Tāds milzīgs kultūras nams, kas faktiski Ikšķilei ir pa lielu, jo pēc tam jau tas viss ir jāapsaimnieko kādam. Ja? Nav jau jēga uzbūvēt milzīgu monstru, ar kuru vēl pēc kādām stiklotām sienām, viss šīs lietas. Un otrs, kad arī viņi gribēja to estrādi, esošo Ikšķiles estrādi, nezinu, cilvēki ir bijuši, nezinu, bija plānots, ka to nojauks un neskapēc pabīdīs vairāk uz Daugavas pusi. Respektīvi, baigi milzīgais nav, ļoti neliederīgs, muļķīgs projekts. Ja? Un tāpēc radošā inteliģence faktiski pret to visu pasākumu arī iestājās. Ja? Jā. Un tad tur bija visādas sanākšanas, visu kaut ko. Un tad, protams, kad vienīgais, kā var šo lietu mainīt, ir tas, ka tev ir jāiet politikā un no iekšienes. Politikā, jā, no iekšienes. Un tāpēc arī mēs izveidojām no sākuma biedrību un pēc tam arī partiju. Sanāca kopā Ikšķiles iedzīvotāji. Tur, protams, ka tās gadiem bija krājušās daudz, bija neapmierinātības, tur ielas un blablabla. Tas jau mūžīgais stāsts. Jā. Un tā tas arī notika, jo partiju var nodibināt, jo vēlēšanās var piedalīties tikai partijas. Mēs izdomājam, ka mēs nevienā partijā, jo mēs gribam paši savu. Jā. Un tad tā arī bija, ka 230 Ikšķiles iedzīvotāji, novada iedzīvotāji, sanāca kopā un nodibināja partiju. Paši visi samaksāja tās dalības maksas. Tur biedra nav, tas būtu mazākais, bet tas viss ir notariāli jāapstiprina notāram un tā tālāk. Ja? Tā kā tas viss tā notika un to mēs izdarījām. Un mūsu pirmās vēlēšanās īpaši labi gāja, bet, protams, ka mēs jau, naivi un tā par taisnību, vai ne? Un finālā mums tur viss izdrāza un viss kā parasti. Jā, bet šajā sakarībā man arī nāk ideja prātā. Varbūt es dzirdēju, ka Drēliņos taisās uzbūvēt atkritumu dedzināšanas rūpnīcu. Jā. Tā rūpnīca plānojās no manas mājas 500 metru attālumā. Varbūt man arī jāiet ir politikā. Tas ir vienīgais, kā tu varētu šo kaut kā ietekmēt. Kaut kādā veidā noērēt, tas ir. Kas tas ir par novadu? Tas ir Ropažu novads. Tad ir faktiski. Jo mēs jau izcīnījām uzvaru pavasarī, kad savācām visi parakstus un atcēla to. Visi šīs parakstu vākšanas. Tas viss ir kaķim zem astes. Parakstu. Protams, ka tādā veidā tu vari uzjundīt publiku. Bet viss šīs publiskās apspriešanas, tas viss ir vienīgais, kā tu to vari. Vai aiziet, nopērkiet domi, samaksājiet tiem tirliņiem, kas tur sēž,
lai viņi noraida šo pasākumu. Un viss, nu, tur, Pavasarī protams, ka būs- noraidīja, bet tagad atkal viss no jauna sākās. Protams, tāpēc, ka tur aizmugurē, es nezinu kā, bet tur noteikti ir kaut kāda diezgan paliela nauda. Nu, tur miljārdi, man liekas, pat iet runa. Tāpēc tās ir tāda cīņa, zināma, cīnīties tā kā ar Rēģina dzirnavām. Piekrīt, jā. Tā kā, laikam, un tavs tas padoms ir diezgan pareizs. Un tas ir vispār apbrīnojami, ka tas viss notiekās, jo, piemēram, Ikšķilē mums tur ir liela problēma ar karjeriem, ar rakšanu. Un tos arī tur pa labi pa kreisi grib. Skaidrs, ka tur ir tā saucamās dolomīta dzīslas, un tas dolomīts ir vajadzīgs, tas šķēmba ir vajadzīga. Blablabla, tagad Rail Baltica būvēs, skaidrs, ka tur tas un tas, bet tā problēma ir tajā, ka tad, kad to karjeru rok, tad viņi jau visu laiku atsūknē ūdeni. Un kā rezultātā gruntsūdens līmenis akās, spicēs, pat dziļurbumos krītās uz to brīdi, kamēr notiek tie rakšanas darbi. Ja? Un ja jūs paskatāties ar dronu vai pat ar dronu vai Google mapā apskatīt, kāda izskatās Ikšķils. Visur ir izkapāts, jā. Viss ir izrakņās. Briesmas. Jā. Un dīvainākais ir tas, ka paši savējie, viņi ir ar mieru pie savām mājām, teiksim, tādas lietas. Tas man arī nav saprotams mājā, kur, un tajā pašā sakarībā arī par to rūpnīcu, 500 metru attālumā, kilometru attālumā bērndārs un viss, kur ir pateikts, ka 2 kilometru radiusā nedrīkst uzturā lietot neko, kas ir dārzā izaudzēts. Un tad tur ir ciemati, tur ir viss apkārt. Nē, mums te bija tikko kā gadu atpakaļ bija ņemšanās pret Rimī. Jo tāpēc, kad Rimī bija izdomājis, ka Ikšķilē būvēs blakus estrādei un blakus kapiem lielveikalu. Tas tāpēc, ka nav cilvēkiem tradīcijas un nav dabūjuši bērnībā no vecmuteres ar trauku lupat pa ģīmi, tāpēc tas tā viss arī notiek. Bet kā ar to estrādi tad beigās? Beigās mums izdevās noērēt, un tāpēc, ka tur iesaistījās arhitekti, mākslinieki un tā tālāk. Un Ikšķils estrādi, tā kā viņu padomju laikā būvēja kolhoznieki. Cik paši gribēdam, bet paši būvēja, tu vietējais kolhoz, tas Juglas Zieds. Un tā kā tur notika pirmās tautas frontes un kā tur tie sajieti, neatkarības, vai ne? Tad viņai tagad uzliks tas kultūrvēsturiskais mantojums un viss, aiztikt nedrīkst. Kas mums ir Bardačikā? Tā, mums te salonā Bardačikā ir, kas tāds ir? X2, tas ir... Tas kaut kāds otrās, kaut kas ir? Hyper X2. Tas ir kaut kāds elektroniskais mēģis, bet es nezinu, kā viņš īsti darbojās. Es esmu pamēģinājis, kā es nesaprotu viņam. Netaisam viņam reklāmu. Mēs nereklamējam to, ko mēs nezinām. Tā, šitais ir izdzīvošanas nazītis. Jā, tur viss tā kā vajag. Tur ir visi instrumenti, plaķenes, es skatos, ir iekšā. Tur ir visādi pat skrūgriezīši, reko krustiņas skrūgriezes. Šitais ir labs vispār darba rīks līdzi tāds mašīnā. Tas ir vērtīgi, un saliekās ļoti kompakti. Te mums ir čeki, viādas, to mēs arī nereklamējam. Nav virši. Kāds tomēr braukā arī uz viādu. Tas ir būvmateriāla veikals. Ko mēs te redzam? Šitāds, tās tik izskatās pēc sieviešu cigaretēm. Nē, tās ir tam tur. Pie šitā te aparāta. Šitā te komplektā, sapratu. Tas pats ražotājs. Tā, vitamīni, mēs dzīvojam. Nē, tas ir ibumetīns. Ibumetīns vienkārši ir galvas sāp. Veciem cilvēkiem šeit tad kaut kas sāp. Vai uz ceļa ir tā, ka tev pilnīgi skatoties, kā citi tur brauc, galvas sāk sāpēt? Un kur ir viena kruta lieta, kas man bija pazudusi. Pats atradi kaut ko? Nē, skaties. Ko Džeks atved no ārzemēm, kāds foršs piekariņš. Šitais vispār tāds. Ierakstam komentārā, kas tas tāds ir pat dajektu. No Spānijas atved. Bet tas ir tikai kā piekariņš, tur nav ne šķiltavs, nekas. Nē, tas ir tikai piekariņš. Viņi arī var dažādi izmantot, vai ne, protams. Par to varbūt meitenes vairāk pastāstīt. Universālais piekariņš. Tagad ir populāri arī džeki. Jā, tas ir, jā.
salvetes prezidenta vēl. variants tāds. Jā. Kāpēc tev ir salvetes gan šādā formātā, gan tādā formātā? Lai būtu. Lai būtu, vienkārši lai Nu būtu. kā, Tas ir pavelti dabā. Tas ir kaut kur pavelti. maķītī. No maķīša, jā. Tas ir maķītis, jā. Domāts priekš dubs. Jā, visa. Tā. Nu, tas ir kopā ar to Jā. to piekariņu. Jā, tā kā reko cilvēki šitā te mēs. Jā, Tas ir tas komplekts. ir labs, jā. Tā, reku, naudas maks. Nē, tas nav naudas maks. Tehniskā pase. Tehniskā pase un vijādas karta, kur var vienkārši braukt iepildīties, cik grib. Jā. Tālāk končas, lai būtu Viena. saldāka dzīve. Jā. Vau, un šitā laba lieta ir. Kas tas tāds ir? Tā ir baterija. Tas ir lukturis, Lūgturīts ar magnētiņu. ka var pielīpt pie mašīnas un spīd, kamēr tu kaut kādu varēja riepestus. kaut ko pielipināt. Varēja, Un jā, viņš bet ir uzlādējums, vai tur jāliek iekšā apaļās bačas? Es nezinu, varbūt viņš ir izdedzis. Izdedzis. Jā. Viņš tiek ļoti aktīvi lietots. Es arī tā domāju, ka tu ļoti bieži kaut ko dari tumsā. Tā, reku vēl viena karte, ABC ar visu Kaspars. Atradās. Atradās šķiltavas. Vai viņš strādā? Tur daudz lietas tagad es atradu. Strādā, jo Jā. tās gan ir vērtīgi. Kas mums vēl rakstāmie? Jā, tos mēs uz salvetes paskatīsimies. Pat strādā, raksta. Jā. Jā, tas ir, var parakstīt kādu pavadzīmi. Un šitas ir labs izstrādājums. Universālais. Te ir, skatāmies, mēs varam lādēt gan iPhone'us, gan parastais USB-C, gan arī vēl vecais mikro USB vadiņš. Jā, ļoti universāls. Tā ir baigi labā lieta. Kāpēc vēl otrā galā nav šitā pat? Jo tagad jau jaunajās mašīnās vairs iespraust šito nevar iekšā. Tur var tikai šitādi. Vajadzētu būt, ka otrā galā arī tāds pats žuburs Kādā ir. mašīnā tu sēdi? Jā, šī mašīnā gan jau, kad var Tu iespraust. vispār neko nevar iespraust. Tad neko nevar iespraust. Ir Ok, vajadzīgs tad pārējais. skaidrs. Jā, ņem vārdus atpakaļ. Tā, kas mums vēl te ir? Šitais kaut kāds tā kā Jā, tie ir vadiņiem, vadu mikrofoniem. organizators. To mēs saorganizēsim šitie vadiņi, pēc tam, lai būtu kārtīgi. Jā, tas ir vēl. Jā, pastāsti, kam tu šito izmanto? Kādu nolūku? 2 gabali, 3 eiro. Sapratu. Jā, un šitās ir slapjās salvetes. Jā. Jā. Tas ir arī Tas klātpie, ir komplektā ar jā, šito jā, te jā, iet. Tātad, jā, reku, tas ir, tagad beidzot mēs nokomplektējam pilnais komplekts. Jā. Jā, nu šito jau, protams, ka visi saprot, ka šitāds tas risinājums ir. Lai nepīkst mašīna, vienkārši, kad tu dursi vaļā un vasarā klausās muzonu vai ko, lai vienkārši nepīkst mašīna. Tā, nu, bardučuks ir tukšs. Nav gan. Nē, sērkociņi tur vēl ir. Ej, tu nost, es neredzēju no šitās puses. Un mums vēl ir mācībnieku spīčs. Mācību sērkociņi. Mācības sērkociņi. Jā. Ja gadījumā No abām pusēm ir sērs. Jā. Nē, visā garumā. visā garumā sēr. Bet, tu zini, ka tev tikai viens ir viņš palicis? Priekš kam vairāk vajag? Priekš kam vajag vairāk sērkociņus? Ja tev ir mašīnā šķiltavs. Jā. Tas tā jābūt, vai es? Šitā jātais ciet. Tieši tā. Tā, nu ko mēs skatāmies. Citām mašīnām šeit ir tāds tā kā elkoņu novietojamais, un tur parasti ir iekšā ļoti daudz drazas. Tā kā mums šeit tāda nav, līdz ar to mums arī nav drazas liekās. Izņemot šādu te atradam vēl vienu. Tas nozīmē, ka blakus sēdētājs arī var iespraust šeit iekšā un braukt mierīgi. 2 gabali, 3 eiro, jā. Jā, 2 gabali, 3 eiro. Tā, nākamais mēs skatāmies, šeit ir plauktiņš, bet šeit arī nekā nav iekšā. Baigi kaut kā aizdomīgi kārtīgs viss ir pie Tāpēc, kad es tev varu paskaidrot, kāpēc man tur nekā nav, Nu, tāpēc, ka es braucu ar suni. Un Un sunim suns viss, viņš izrevidē. Izrevidē, un tu vienkārši nekas vairs nepaliek pār pēc suņa brauciena. Tā šeit jau arī varētu būt kaut kas iekšā. Vai šitam ņemās nost priekšiņa? Vai Es nezinu, varbūt. Jo Pamēģini. ir krūtie maģi bija, kad zaga 90. gados šitos te maģus, lai neizrautu visu Man ārā. liekas, ka viņam ņemās nost. Ņēmās vienkārši bija kaut kāda podziņa, tu Augšā, man piespiež. liekas, augšā pa kreisi. Kaut kā bija, ka viņi varēja Ka noņemt. viņi kaut kā var uz vienu pusi vai uz otru pusi tur paspied. Galvenais jau kā alpaini. Jo, bet reku viņam ir USB lādēšana pa Jā, šitam jā, te jā. un var MP3 gan jau klausīties. Da, ja? Bet tas tikai krūtais maģis. Jā.
Starp citu, jā, varbūt var pastāstīt par šo brīnumu, jo šis jau ir no mūsu gadsimta. Tas nav. Šis ir labs, šis ir tiešām. Tagad es aiziešu tev, kur man iet, lai Jā, tu no tās puses nāc, es pabīdīšu krēslu uz leju. Es šitā te darīšu. Un šitas gan ir labs, laba štēle. Un es Jo mēģināšu mūsdienā tā kā tiem savu likt telefoniem iekšā. ir baigais čakars, ja? Es pamēģināšu, vai lādējās arī jaunie iPhone uz viņa. Skaties, redzi, un šitiem te kaliek telefonu, tad ir baigi, viņš te reizēm izskatās ārā no izšļūka. Un tad ir šitie te turētāji, un ir tie, kas ir tikai magnēts, un tie ir dirsā, tur nekas nav. Šitas te ir tāds, kur, redzi, liec klāt. Redzi, Viņš ir lādē. Kā viņš atnāk vaļā, ja tu gribi paņemt telefonu? Te ir tāda podziņa. Redzi, Piespiežam to pulgu. Te no malas. Te no malas. Jā, Un un viņš tik klusiņam atnāk vaļā. Labs ir, jā, šitais aparātiņš. Viņš ir vienīgais caur to USB, USB, jā. ka jālādē. Bet forši, kad vismaz ieliek iekšā, viņš aizvārās ciet un vēl lādē tev. Tas jau daudz jau ir tādu, ko iekarina vienkārši, viņš tikai kā stāv tur pielipis klāt. Šitām ir tā jābūt, vai tas ir? Viņš tā jau vienmēr bijis. Viņš ir vienmēr tā ir bijis. Jau nopirkt tādu mašīnu. Jā. Tāda luftīta drusiņa. Tātad luftīta. Jo tā jau tā, zin kā. Tā saucās sporta lufta. Tā ir mešalka, zin kā. Jā, viss te ir kārtībā. Tā, mums arī mašīnai stūras lifts ir. Ir šī pusē. Kas tā pa podziņa ir, ko jāpiespiež tur? Kura? Šeit arī kaut kāda poga Es ir. nezinu, bet es tiešām nezinu, kas tā. Tad, lai atslēgu varētu izņemt ārā. Tas ir Tas ir tāds atslēgas tāds bloķētājs it kā. Es pat nezināju, ka tāda arī eksistē. Un šitien arī. Šitas te redzi, šitā. Tu šito te pavelc uz sevi. Un tad tu vari grozīt uz augšas Uz leju. augšu leju. Iespējams, ka arī atslēgai jābūt ir iekšā. Tad ieliec, pam. Nē, man liekas, ka šitam gan nevajadzēja būt. Nē, nevajag, redzi. Aha. Jā. Uz iekšu zāru, man liekas, viņi nevēlkās. Tā, šitien nav kāds spogulīts. Oi, Ir. tā, Šitien te ir bišķiņ tāds, tas ir, tāds drusiņš. tā ir ekstra. Kad tu ņem nost, viņš ir gatavs jau viņu lietošanai, arī, ja tu gribi it kā tādā veidā viņu aizbīdīt. Tā kā tas viss ir kārtībā. Un šitien, spoguls nav saplīsis, tā kā tas nav nemaz tik traki. Bet nolietojums bišķiņ ir redzams. Ir jūtams. Un šī pusē Tas nav pāršūts. tas nav pāršots, un šeit arī ir redzams, ka viņš ir savu dzīvi bišķiņ padzīvojis. Tā, priekšējā pusē vēl kabatiņas neapskatījāmies. Šī te pusē kabatas ir tīras, tukšas, un tajā pusē Es kabatas taču arī tev saku, tukšas. man suns visu izrādīja. Suns ir visu izlaizījis. Tā īstenībā vārdu pilnajā nozīmē. Suns ir izlaizījis mašīnu. Jā, tālāk ejam uz aizmuguri paskatīties. Ko mēs te redzam aizmugurējā? Te, protams, arī suns viss ir iztījis. Šitien gan kaut ko ir atstājis. Kas tas tāds ir? To tu vari izspēlēt kādā konkursā. Tā ir tā kā man dzīve saistīta ar ballītēm, ja? Jā. Tad šitais ir party lights. Party lights, ko var izmantot Jā. ceļojumā līdzi, vai tomēr tas ir Nē, mājā? tas ir māja. Tas ir mājas. Teslā jau noteikti, ka Teslā jau var iespraust arī Jā. kaut kur, jā. Vienīgais tā kā ar visu pulti. Jā. Ar visu pulti. Vienīgais tā kā tas nāk no Amazon. Amazons, tad ir vienīgi... Tad kaut ko nepareizi laikam bija ieklikšķinājis vai kā. Ir šitāds kontaktiņš. Ja? Jā. Tad var Jā. pārēj 3 eiro. Vai 3 arī, eiro. vai arī ar izolenti. nazīti un izoleni. Ja? Ar izoleni es domāju, ka piebindēs klāt pie kaut kāda Viņš vecas viņš steikanas. griežas viss. Tas izskatās ļoti Istaba labi. ir pakruto. Kas ir jādara, lai varētu piedalīties konkursā? Ir jābūt tev piesakotam YouTube kanālam Raiders Raitis, TikTok kanālam Kaspars Upacieris un Boom FM. Ja, vai tev Boom FM ir YouTube kanāls mums. YouTube kanālam. Jā. Un komentārā jāieraksta, kad mēs piedalāmies. Un automātiski tad no visiem komentētājiem mēs ieliksim laimes ratā, un no turienes būs viens uzvarētājs, kas dabūs šo te kastīti. Viss ir kā Griez skaidrs. vēlreiz, tad tā, vienmēr ir, ja? Laimes ratā galvenā atzīme ir griez vēl. Griez. Pagaid, reku te vēl ir. Un tas jau Un tas ir tev dāvaniņa. Jā, es nācu no otras puses tā kā saņemt. Jā. Jūs ar operatoru pēc tam sadalīsiet. Jā, šitais ir Šitie ir tie slavenie par neko par neko. lakatiņi.
Es Jā, atcerējos, kā ka viņus tādi lietot, kur viņus jāliek, tas ir pusdienās pie šitā. šitādā veidā. Var uz Šitā likt. visādīgi, kā vien grib. Jā, Ja? Viens ir dzeltens ar zilu, otrs zils ar dzeltenu. To jūs jā, paši mēs ar izdomājat. operatoru tad Eiropas krāsās. Ja? Eiropas mūsdienu Ukrainas krāsās. Jā, Mēs, un te ir, un, protams, zīmējums ir tas ir galvenais, vai ne? Ka par neko. par neko. Jā, re, kur caur zvaigznēm, kā tur bija tas, tas rīdo matene, ploro vespere, vai ne? Un šodien te ir puisīts ar tolets papīru, vai ne? Uz, tā. Jā, to mēs uz akmeņšķēs papīrītes, kuram būs kura krāsa. To jūs tad tur pēc tam savā starpā. Liels paldies, jā, par šo. Tā, un mēs mašīnā redzam vēl arī paletes. Ierakstam komentārā, kuram vēl jūs ziniet, ka mašīnā tiek vadātas līdzi paletes. Vai tev ir hobiji? Un vai tad arī šis darbs skaitās tā kā tavs hobijs? Vai tev ir kaut kādi citi hobiji, kas ir pilnīgi nesaistīti ar skatuves dzīvi? Nu, nav man tādi īsti, es markas nekrāju. Mašīnas, cik es saprotu, pats arī garažā neskrūvē, neķīlē? Nē, man tāda, Jā. nekāda tāda. Tāda hobija nav. Tāda hobija, sakārtot garažu, tas ir baigi forši. Bet Jā. tā ir tāda, tas tev nav hobijs. Hobijs tas ir, kas tev prasa daudz laika no tavas dzīves, ar tur kaut ko nodarbojas. Nezinu, tur Jā. kāds tur varbūt medī kaut ko vai Jā, kaut- mednieki zinām, jā. ceļojumi. Nu, tas man, medības ir ok, es esmu labprāt piedalos kā dzinējs. Tā ir tāda laba fiskultūra. Bet es, jā, tā man tāda nekā tāda hobija nav. Jā. Vienu brīdi es tā kā nekolekcionēju, bet man bija tāds uzstādījums, ka es katru gadu iegādājos vai uzbūvēju velosipēdu. Jā, Un cik tad sanāca? man vienu brīdi bija kaut kāda 18 dažādi velosipēdi, bet tad es viņus tur paziņām draugiem atdāvināju. Tagad man ir kādi 3 vai cik vai 4. Izsolē jāliek, un tad tie pārējie, ja 3 atlikušie. Nu, viņi nebija tādi tik ļoti vērtīgi. Jā. Vai tu esi nodarbojies ar sportu jaunībā? Jā. Jā. Un kas tas par sportu? Visu bērnību un jaunību nodarbojos ar sportu. Un tad tajā tajā Jaunības maksimālismā, ja? jā, tā kā bija tie kaut kādi tur 18, tā kā sāku studēt, tad arī meta tam mieru. Es biju, man tēvs ir vieglatlēts, kārslēcējs, tad, protams, ka man liela daļa bērnības pagāja stadionā un nodarbojos ar vieglatlēti dažādām tam disciplīnām. Tur lecu kārti, grūdu lodi, metu šķēpu, skrēju sprintu un beigās es biju 10 cīņnieks. Jā. Jo man viss tā kā pa bišķim sanāca, un tas bija tā kā tā 10 cīņā. Bet tad es vidusskolā pārgāju es mācījos 49. vidusskolā, atnāca mums, ne tāpat nebija vidusskola, tā vēl bija 8. laikam klases, atnāca, tad mūsējie bija, kamaniņu braucēji bija labi nostartējuši, un tad kamaniņas braukšana bija tāda populāra, un tad atnāca tur uz skolu rekrutēt. Tad es gandrīz visu vidusskolu nobraucu ar ragaviņām. Jā, dzīst, es pat nezināju, jā. Man bija labi gājis, bija arī Latvijas izlasē, un tā kā tā. Esmu sporta meistara kandidāts. Jā. Bet tad izbeidzi saistībā ar augstskolas vai ar? Tur bija dažādi notikumi, mums tur bija komandā, tur bija nelaimes gadījumi, un tad tur bija viņa viss tā treneru būšana arī drusku pajuka, un jā, tad nāca virsū tā augstsko, tad vajadzēja gatavoties, jo faktiski jau, kā kamaniņu braukšana, tas ir ziemas sporta veids, tu esi visu ziemu, faktiski tu esi prom, kā tās nometnes kaut kādā oktobrī, kā sākās, tā tikai kaut kādā martā, aprīlī atgriezies atpakaļ skolā. Tā kā pāris tie gadi bija tādi, ka es faktiski skolā nemaz nebija. Jā. Tad man ir jautājumi par Radio Bums. Viņš laikam sākās kaut kādā 2013. gadā un beidzās 16. gadā. Jā, tie bija daži Jā. gadi. Kas, kāpēc, kas? Boom FM. Jā, Boom FM, jā. Boom FM, nevis Boom. Tas, kā es beidzās BB brokastis, un tad es izdomāju, ka jāuztais ir internet radio. Jā, tas laikam tajā laikā bija arī diezgan populārs. Tas bija tā kā populāra lieta, jā,
jā, nu uztaisīja to internetu radio, bet internetu radio Latvijā nevar nopelnīt. Nu, Ticu, jā. jā, tāpēc, kad internets atšķirībā no ētera var ļoti precīzi uzskaitīt klausītājus, un arī nu, šobrīd droši vien, kad internetu radio varbūt šodien būtu populārāks, bet arī diez vai ar viņu varētu nopelnīt naudu. Nu, nē, es domāju, ka Visdrīzākais, ka nē, pamazs tā ir tā auditorija. auditorija ļoti maza. Jā, Latvijā. un pat cik internets ļoti precīzi uzskaita katru klausītāju un precīzi pasaka, kurā brīdī. Varēja saprast uzreiz, vai tas ir. Brīžiem tur varbūt tas klausītāju pulks ir liels, bet un arī jau nav tās iespējas, nu, cik tad cilvēki internetā klausās radio. Ja, ja tas liels cerības man bija uz to dabu sistēmu, jā, bet ja viņi, teiksim, tur Eiropā atsevišķās valstīs ir, tā kā jau tā kā sāk iestrādāties tas daba, nu, apraide, ja, tad, nu, kas arī faktiski ir internets, tad tas būtu tā kā labi, bet, nu, tad tur vēl kādi 5 gadi līdz brīdim, kad tās mašīnas, kas ir aprīkotas, kur radioaparāti ir aprīkota ar to dabu, jā, viņi nonāk otrreizējā vai kurā tur tirgu vai ne, un tad tikai ir reāli. Un tad, jā, tad jautājums vēl par BB brokastīm, kas bija pirms tam. Kur un kā satiki Andri Fredenfeldu un kā tas notikās, varbūt var pastāstīt, kā jums tas vispār sadarbība uzsākās? Labi, Tas ir kārtējo reizi labi. Es vienkārši, ja es nezinu. Tu nezini? Nē. Labi, nu jā, droši vien, jā. Nu kā, mēs ar Fredi jau esam pazīstami. Nu kā, es ar tām muzikālām, nu, tīpa muzikālām aktivitātēm sāku darboties jau 80. gadu vidū. Pagājušā gadsimta. Nu, Es esmu no 80. gadiem, es īstenībā visam sekoju līdz tajā laikā. Beidzās man tā sportošana, un tad tur panesās ballītes un diskotēkas, ar ko es arī sāku. Un tad 80. gadu otrā pusē bija ļoti populāra vieta Anglikāņu baznīca, kas tagad ir Anglikāņu baznīca. Tad tas bija Rīgas Tehniskās universitātes, nu, tad tas saucās Politehniskais institūts, ja? Tas bija studentu klubs. Tur notika disens, koncerti. Tur bildes sākās, tur tie Jauziņi bija tā galvenā organizatora. Un tad tur arī Freds darbojās. Fredim bija diskotēka Lielpilsētas balodīši. Izklausās, jā, labi. Jā, viņi tur bija tā draugu kopu. Un tad tur arī Gobziņš, un tad arī es tur par cik es arī studēju. Un tad tādā veidā mēs sapazināmies, un mēs jau bijām pazīstami. Un tad, kad organizējās Radio SVH 93. gadā, tad tas atbildīgais par to dižokeju atlasi vai ētera personību atlasi bija Ainārs Mielaus, un Ainārs Mielaus mūs arī uzaicināja tur tajā radio iesaistīties. Mēs ar viņiem... Jo jāatzīst, ka jūs kopā bijat vienkārši tajā laikā, es ar atvērtu muti klausījos. Fredi jau zināju jau sen, mēs vienkārši absolūti nejauši pēc kaut kādas ballītes tur radio no rīta, Fredim bija rīta ēteri. Jā. Mēs vienkārši tur tā kā studijā sanācām un sākām tur kaut ko runāties, un tad panesās, tad bija tāds sestdienas vakara drūdzis, bija tāda ņemšanās pa sestdienas vakariem, un tad bija tāds karakums, kas bija no rītiem 1 stundu. Un tad Zigmāram tur daži teica, ka klausies, nu, šitā populāra lieta rīta programmas bija labs, ļoti labs, jā. Un tad Zigmārs mūs pasauc un teica, davai, nu, esat ar mieru. Labi, laižam. Tas bija kaut kāds neviens īsti pat neatceras, ka bija kaut kāds 95. gads, man liekas. Jā. Kad mēs vai 90. Nu jā, kaut kad radio pirmsākumu paši radio SVH. Un tad mēs līdz pat 13. gadam, un tad metām mieru. Un tad es uztaisīju. Bet kāpēc to mieru metat kaut kādas ir? Zin kā, cilvēki mainās un attīstība iet uz priekšu, mainās jā, arī. Jā, un zin kā, nekas jau nav mūžīgs. Jā. Lai gan no vienas puses žēl, jo šitā jau mēs varējām turpināt
Jo Jā. radio ir tas, ka nav... Nu jā, kad var tu... Tev nevajag uzpucēties. Jā, ka var kaut vai pidžamā aiziet. Mēs esam tur Ne tikai pidžamā krituši bijuši. un gāžušies, un viss visādi ir gājis, jo kameras nav. Ja. Un es apzināti ņēmu veca gada, jo tāpēc, ka no kaut kāda 4. gada dīzeļiem sāka tās prasības par tiem filtriem visiem. Jā, tur viņi slēdz pie kompja klāt, laikam tehniski EGR vai kā viņi tur saucās. Jā, visi un tie katalizatori, jā. Un tad viņus tur, tur ņem priekšā. Parasti tur ņem ārā, jo nevis tur man bija iepriekšējai mašīnai bija problēma šito. Šito viņi vairs pat arī neslēdz pie tā OB lasītāja, ja? Respektīvi, jā, viņiem nav tās speciāli. Tas sākās, man liekas, no kaut kāda 4. 5. gads šitai mašīnai. Bet šitai skatās tā kā amerikāņu mašīna, bet Eiropas versija, ja? Es nezinu. Jo, man liekas, ka amerikāņiem nāk ar sarkaniem pagriezienu lukturiem. Tev ir... Nē, protams, viņiem ir certificēts. Viņš ir no Eiropas, no Vācijas. Jā, jo tad arī spidometrā ir jūdzes un kilometri ar tādiem mazākiem. Jā. Tādi man arī ir bijuši, bet šitas ir Vācijā, un es arī visiem, kas man paziņas interesi, kaut ko prasa par mašīnām, tad es visiem saku, ka nevajag pirkt Latvijā. Es pamēģināšu viņu apdzīt, lai mums sanāk kaut kāds slēg, kad es pabraucu garam. Un vajag pirkt ārzemēs jāpērk mašīnu. Tad tur paziņas, kas dzīvo, bišķiņi tur nokontrolē to situāciju. Tad tur kādam kaut kādu bišķiņu naudiņu par to, kad viņš tur aizbrauc, apskatās, vai ir ok, un uzliek uz trēleri, atved. Šitām smieklīgi, viņi maksā. Bet šits jau ir kaut kāds 6. vai 7. variants jau, kas tev ir bijis tieši no Voyageriem, jā. Man liekas, man ir kāda 8 bijuši. Jā. Man ir bijuši arī tie, kas ir vecie kantainie tādi visam. Jā, tos es atceros tādas. Viņi jau neko neatšķirās. Pat tie vecie... Viņi jau pēc krēsla un salons visiem ir standarts, jā. Viss ir vienāds. Un tur buņģi varbūt bišķiņi kaut kā atšķirās. Bet, jo viņš ir jaunāks, jo viņam ir vairāk visādi nevajadzīga elektronika, es neesmu durvis, man liekas, viņam vairāk gadžetu baigais piekritējis, man patīk, tad labāk, ka te ir mazāk kaut kas varētu salūst. Jā, es varu teikt tā, ka Hadena ir laba, jā, man vismaz braucot pa šo segumu nekas negrab, un arī amīšu vietā tur nav tā, ka lēkāt mēs te pa kaut kādu tāpēc, ka tie ir nomainīti, amīši ir mainīti, man tā kā vispār man patīk, ka mašīna ir tehniski tādā labā stāvoklī. Jā, mašīnu tu pats tā kā kopa un kaut ko remontē, vai tu tomēr dod servisā? Man patīk, man ir vairāki labi paziņas, kam ir tur servisi vai meistari, un tad es zinu, pie kura es varu izdarīt kaut kādas lietas. Bet tā pie mājas tu uz kaut kādu dankrutiņu, kaut ko pacelt augšā, kaut ko priekšpaktelēt? Nē, to mans nocer šito nozadgalu pats visu maksimāli dara, jā, ģimerējās. Jo citiem tas ir tīri tā kā pat hobijs kaut ko ģimerēt mašīnu, ne jau tikai tāpēc, ka viņš nevar atļauties vai ko. Kā tev ienāca prātā dziesmas vārdi, ko tu dirzi ar vienu? Ar vienu vārdu sakot? Jā. Tas, kā es teicu, ka parasti tās dziesmas sākās ar kaut kādiem vārdiem vai kaut kādiem teicieniem. Un kaut kur, kaut kādos pasākumos, daudz gadus atpakaļ, kaut kur pasprūk šitāda vārdu kombinācija, kas tika kuru sākām apmuļāt. Ko tu dirzi ar vienu vārdu sakot? Jā. Vai varbūt to kāds kaut kādā kompānijā pateica, varbūt vairāk kārt, ja? Līdzīgi kā ar Ilmāriem, ja? Jo Ilmārs stāsts ir sekojošs. Viens no mūziķiem, kaut kā mēs tur runājam, kā tur kuram ballēs ir gājis, viņš saka, kad uz katriem 50, ballītē uz katriem 50 cilvēkiem viens ir Ilmārs. Respektīvi, tas, kurš nāk un, piemēram, vai viņš ir iedzēris par daudz, vai viņš vienkārši ir muļķis, vai ne? Viņš nāk un, teiksim, pasūta kaut kādas dziesmas, vai zina teikt, ko vajag tagad darīt un ko nevajag darīt, un kas ir labi, kas ir slikti. Ir tāds. Un viens džeks teica uz 50 cilvēkiem, viens ir sāka saukt
par šitos te krieviski būtu Dastavalkini vai ne, tos par Ilmāriem. Un tā radās dziesma, mēs esam brāļi Ilmāri, ja? Jo izrādās, ka tiešām ir arī reāli viena ģimene, kur ir nevis Ilmāri, vai ne, bet ir brāļi. Bet viņi bija, man stāstīja, ka viņi ir Elmāri, jo tēvs pa pāli, vienam iedeva vārdu Elmārs, un kad gāja baznicā piereģistrēt otru sīko, tad bija sadzēries, un kā tad viņa mācītājs prasa, kā tad viņa sauks, viņš ir Elmārs. Un tad izrādās, kā abiem diviem dēliem ir iedots vārds Elmārs, un tā arī viņi bija dzīvojuši to mūžu. Nu jā, bet... Un tāpēc tas, un tad ir tie. Nu, un to, ko tu dirsan, var sakot, līdzīgi apmēram tas. Un tad mēs to uzlikām uz to mūziku virsū, ko tu dirsan, var sakot. Un mēs viņu taisījām, sākām kā tādu rotaļu, ne rotaļu. Līdzīgi kā pastum pietupies? Nē, pastum pietupies, bet koncertu laikā pasauc uz, un tagad mēs tā arī darām, pasauc cilvēku, dzied savu mīļāko dziesmu. Un tagad cilvēks tur dzied, tur pie Dzintara jūras, vai tur vēl kaut ko, un kā viņš nodzēja to pantiņu vai to piedziendu, ko tu dirs ar vienvārdu sakot. Ļoti labi iet kopā, tāda for fun, zin, tāda štēla. Kuru tu uzskatītu kā pašu tādu veiksmīgāko dziesmu, kas tev ir izdevusies tavā karjeras laikā? Droši vien, kad, protams, ka tas mocīts, tas bija hīts, kas toreiz tā kāja, mēs viņu uztaisījām ķeguma kultūras namā, mums bija tipa mēģinājuma telpas, mēs tur šad kaut ko tur lietojām. Vai viņam arī videoklipu taisīja, vai tie visi tādi? Videoklips viņam ir, to vispār taisīja Fredis kopā ar tādu Juri Garjānu, kurš bija beidzis Maskavā, ir beidzis tur to kinematogrāfijas to institūtu un ir diplomēts režisors un operators. Un viņš gan šī jomā tā īsti nedarbojas šobrīd. Un viņi toreiz taisīja kopā ar Fredi, tas Jūras ar to Fredi, viņi taisīja kopā, bija tāds raidījums 80. gadu beigās, Latvijas televīzijā pirmā prognoze. Jā, jā. Un viņi tā kā to tur, jo Fredis jau pēc izglītības ir kultūras masu režisors. Viņš ir, toreiz tā vēl bija konservatorija, ja? Mūzikas akadēmijā ir beidzis tos režisors. Un tad viņi kopā tur darbojās, un tur visādas lietas taisīja. Viņi taisīja Jumpravai videoklips, jā. Slavenais Jauna mēnesis klips, kur viņi pa tiem ierakumiem tur ņemās. Tas ir Freža. Viņiem bija ļoti labi, viņiem bija vairāki tādi ļoti labi klipi. Un tad kā joku pēc, davai mocim arī uztaisīs. Un tad tas klips mums izmaksāja 300 rubļus, toreiz es atceros, jo mēs bija jānopērk filmu, jo viņus kino taisīja. Jā. Kino studijā pa kluso paņēma tur to kameru un tad nopirka to filmu, to Svēmas vai kādu, es nezinu, to filmu to. Un tad mēs nopirkām, tad mums vēl bija tēriņš, biļetes visiem, mēs noīrējām tur Pēterbaznīcā, uzbraucām augšā liftu, tur kaut kādas stundu vai divas. Lai varētu tos kadrus dabūt. Jā, kad tur skraidīja apkārt tur pa to, un tad tur to filmē. Un tad arī koncerts viņi tur kaut kāds, mēs bildēs piedalījāmies, un tad tur bija gan no koncertiem, gan no tad viņi salika to. Uz cik mūzikas instrumentiem tu māki spēlēt? Mēs nemāku ne uz vienu. Nevienu, pat sintezatoru? Es arī nots nezinu, nē. Nopietni? Man arī nemaz nav dzirdes, tā kā. Bet to nepateiks no malas, liekas, ka tu esi pabeidzis kādu mūzikas skolu. Nē. Diemžēl nē. Un es arī nebūtu varējis to izdarīt, tāpēc, ka nav muzikālās dzirdes, tā kā. Jāatzīst, man arī nav. Es arī neko nejādzu no mūzikas. Tāpēc es varu dziedāt tikai savas dziesmas. Es tagad domāju, varbūt, ka man jākļūst par reperi. Jā, īstenībā tas, laikam, lasa tekstu. Jā, viņi lasa vienkārši tekstu un izdomā vienkārši. Kādā dziedājas citu dziesmu, kādas citu mākslinieku dziesmu? Jā, es esmu, mums ir kaut kāda kaveri, jā, mums ir tādas parodija, bet tad es rečetēju. Nevis dziedu, bet es tad vienkārši tā kā reperis nolasu tekstu. Ar kuru mūziķi mākslinieku tu gribētu duetā
nodziedāt kopā. Priekš kam? Ar to, lai nodarbojas dziedātāji. Kādu padomu tu varētu dot jaunajiem mūziķiem, māksliniekiem, kā lai kļūst pamanāmi un veiksmes kaut kāds stāsts? Nu, droši vien, ka viss ir saturā. Droši vien, ja grib normāli nodarboties ar mūziku, tad vajadzētu tomēr apgūt mūzikas pamatus, nevis to visu apgūt. Tas ir mans bet viedoklis. Tos pamatus tu esi kaut kur mēģinājis apgūt? Es to nevaru izdarīt, tāpēc, ka es vienkārši, man nav muzikālās dzirdes, man nav jēga to vispār darīt. Nav tā, ka tu vari iemācīties tāds, kas neko. Es droši vien, ka varētu iemācīties tīri mehāniski, bet man tas nav nepieciešams, bet principā, ja, teiksim, tur grib spēlēt ģitāru un vispār, vai vienalga, nodarboties ar mūziku, tad, protams, jāpārbauda, vai tev ir muzikālā dzirde. Tas ir viens, un otrs, kad, droši vien, kad vajadzētu apgūt mūzikas pamats un mūzikas skolā. Kas būtu galvenais māksliniekiem? Droši vien, ka vajadzētu tā visai lietai tiešām būt līdz kaulam patiesai. Jā, laikam tā kā hobijam vismaz vai, jo tas jau daļai lietai, tev, ko tu dari, ir jāpatīk, jo tas nepatīk un tas sakos tiem zobiem tikai dari kaut kādu tur. Nē, tas vispār ir nenopietni, bet varbūt nopelnīt, liekas, tas tajā profesijā var labi nopelnīt, vai ka tagad ar sakostiem zobiem kaut ko iešu mēģināšu darīt, bet, es esmu saprats, ka tas, ko tu dari, tev jāpatīk, un ja tu to dari ar patiku, tad tev tas pat veicās. Jā, bet arī ar patiku, man, piemēram, varētu būt riesmīgi patikt, piemēram, būvēt, piemēram, būvēt raķešu, bet tas man nekad nesanāks, lai kā man gribētos. Jo tur ir jābūt kaut kādai fizikai. Es nezinu, vai tas ir pareizais piemērs, bet tu jau vari gribēt nesko. Man liekas, ka galvenais ir, vajadzētu būt viena lieta patiesa, un tas, kad vajadzētu būt paškritikai. Ja? Un tomēr to savu radīto produktu tā nopietni izvērtēt. Ja? Vai tiešām tas ir kvalitatīvs, vai tas tiešām ir kādam vajadzīgs, nevis tikai tev pašam tas patīk, un taviem draugiem, lai gan tā arī var. Var jau gadīties, ka es zinu kaut kāds muzikants, kuri varbūt viņi pat nekāp uz skatos, viņi vienkārši sava prieka pēc, teiksim, muzicē, tieši tāpatās kā cilvēki iet spēlē futbolu vai ne, brīvajā laikā un tā tālāk. Viņam tas patīk, viņš to dara, viņš nekad to nedarīs augstākā līmenī, bet jā. Jā, es esmu pamanījis, ka ir visādi māksli baigi, tas tā baigi. Ir mūziķi, ir dziedātāji, kuriem ir visādi pat heiteri un kā, bet es no savas puses neesmu redzējis, ka tev būtu tādu. Vai tā tas ir, vai vienkārši es... Nē, kaut kāds jau tur, kaut kas jau tur, kaut kādos sociālos tur reizēm uzdirš un tā, bet... Protams, ka tādu... Es tam neatbildu, man tas ir vienalga un es to neņemu vērā un man tas ir... Jo pat arī kaut kādās sarunās ballīties pasākumos ir dzirdēt, kad pasaka, oi, tas mūziķis ir tāds, šitāds vai ko, bet tavu vārdu, ka kāds tādā veidā... Tāpēc es neesmu mūziķis. Bet varbūt... Nevajag, tā kā mēs ar Juru Kulakovu šādi vienreiz runājam, vienā pasākumā, kad vajag spēlēt, kā viņš teica, kad pa mūziku, kā viņš teica, kad lai tās jaunās dziesmas raksta tie, kuriem nav tās vecās normālās dziesmas. Tieši tā, vai ne? Jā, mums vēl palikās apskatīties motortelpu. Es ceru, ka nebūs tā kā iepriekšējā gadījumā, kad es nevarēju motoru pārsegu atvērt vaļā. Ejam, mēģinām kā šitam variantam. Ko tur daudzies iespringt? Tev pasies grupa Pērkons. Jā. Viņš teica, viņi vienreiz pamēģināja. Viņš teica, kā jau Kulakovs, mēs vienreiz te pamēģinājām kaut kādas pāris gabalus. Nē, negāja. Un tu zini, tā ir stabila vērtība, tu zini, ko tu saņemsi, tev ir Pērkons, ja tev viņš patīk, tad viņš patīk, ja nē, tad nē, un viss, un nav tur nekāda eksperimenta. Bet redzi, tāda Madonna, viņa tomēr iet laikam līdzi. Jā, ir dažādi. Un tad tiešām, tad, ja tu radi kaut ko jaunu, tad tiešām vajadzētu iet tam laikam līdzi. Ja? Jā. Vai arī nē, vai arī tieši, jā. Jā.
Redziet, arī tāpatās kā tur. Nenāk viņš vaļā, bet ir jābūt kaut kādam kloķītim, ko tur uz sānu pabīd, ko es neatradu iepriekšējā raidījumā. Te jau laikam ar suns cits klāt. Ārzemju. Šis ir ārzemju, jā. Bet es teikšu tā, nu, izolenta bišķi varbūt tās ir. Nu, bet Pie- loģiski, kur piedalījusies. vārdi tur ir izolēts. Nu, kā tad savādāk? Te arī. Jā. Nu, tā kā viss ir normāli. Tā jābūt. Reka vēl līdzi pat ir dokumentācija atķītiem, Jā, tā kā viss ir nu- saglabājies, viss ir firmenīs. Es tev saku, te viss ir ārzemju. Te viss ir Nu jā, jā. Nav rūsas nekur, pasēdzi. Rūsas nav. Kur parasti skatās, vai ne, uz stakaniem, Jā. vai nav rūsas. Rūsas nav. Jā. Nē, tā viss it kā pat turās klāt, viss. Eļļa. Nu ko, tavu mašīnu es esmu pārbaudījis, un tagad ir tava kārta izbraukt ar manējo un pateikt savu viedokli Tu par... man dos arī to savu to bakstāmo. Nu, Tu bakstāmo... esi viņu pavakstījis riņķī. Jā, mēs īstenībā pirms raidījuma pamēģinājām un paskatījāmies. Un? Bet to bakstāmo es varētu arī tev iedot paskatīties. Nē, nu labi, Jā. labi. Gan jau, ka viņa būs jauna. Nu, ne jauna, bet tā, kas man jādara ir? Tev ir Viņš vienkārši piespiedu... viņš netaisīsies vaļā. Īstenībā es esmu atslēdzis to funkciju, bet viņam ir tā, ka pienāk klāt, viņa Jā? taisās vaļā. Jā. Šitā. Vēl come. Ok. Tā, Tā. un, tā, bet nevar durst ciet. Zini, ko izdari? Un tagad piespied bremžu pedāli. Piespied bremžu No. pedāli. O! Izbraušu aplīti. Jo, jā, Sapratīju. lai tu saprastu, kā ir viņš kā vadāms. Un... Viņam... Bet šitas ir Teslas pirmais modelis, ja, tas, ko Varētu teikt tā, ka pats sākums, kad sāka ražot šitos te Luxus X, kam durvis uz augšu varās vaļā. Viņš ir tā kā ne gluži pirmā paudze, tur bija ar dažām niansēm. Tur tās kameras nebija 8 un autopilota versija bija vecāka, bet varētu teikt, ka jā, ka šitā jau skatās veca. Šito te vajag pār... Zemāk kaut kuriem. Kā vispār salonam patīk, ka viss šis āda, alkantāra un Man vispār traucē šie te. ekrāni. Tu viņu gribētu vispār pat izslēgt laukā. Man viņu pa lielam nevajag, jo ko tad tu uz tā ekrāna vajag tur? Nu, it kā viņam ir tā karte domāt, ka tu vari karti vai skatīties kamerās, jā, es varu noslēgt. Baigais televizors. Nu jā, Kaut tas ir kas tā kā- pa lielu, tā kā tās sajūtas. Tad kā pēc kam tas vajag. Nu kaut kā... Ka pa daudz ir salikuši to Man informāciju. liekas, ka pa daudz, jā, viss kaut kas pa daudz. Bet, nu, ir jau cilvēki, kas ar šito te baigi, nu, tu vispār drīkst braukt par šitajiem. Mēs tā iebraucam iekšā. Man likās, ka viss ir pareizi, ka mēs tā arī darījām. Te no otras puses, kāpēc nē? Negribu to ekrānu izslēdz, vai ne? Jā, viņiem var, protams, visu slēgt laukā, vai arī pat nogriezt tumšāk, mainīt tur krāsas un visu kaut ko var darīt. Un, nu, karte nevienīgai, tur var visu kaut ko citu uzlikt. Tur mūzikai ir Spotify, kad var jebkuru dziesmu ierakstīt iekšā no interneta. Man ir vienkārši baigi dīvaini, kad it kā ir tāds, teiksim, ar šo ekrānu, man liekas jocīgi tas, ka tu taču ikdienā reāli tu lieto to... Veiza? Vai... Nu, nevis Telefonu? veizu, bet tu reāli taču ikdienā lieto to, nu, telefonu. Jā, telefonu lieto, jā. Un telefonā taču ir, nu, visas funkcijas, kas ir vajadzīgas, jā. Kas tev vajadzīgs. Nu, tad tādā gadījumā tu vienkārši te noliec telefonu un viss, un tev ir Jā, viss telefons, veiz, viss tev ir. bet redz, kā ir, tie visi ražotāji cīnās par to tirgu, un Tesla, viņa pat neatzīst, ka tu liec kaut kādus veizus vai Google Maps vai ko. Viņa savu visu grib, lai tu esi viņa tajā visā ekosistēmā, kas viņiem ir piedāvāts. Viņi paši tur taisa tās kartes, paši visu tur to autopilotu, un tāpēc viņi redz, nu, it kā jau tu vari, protams, izslēgt ekrānu, iekarināt telefonu un braukt tālāk tādā veidā. Bet tajā pašā laikā tur arī daudz features tieši par mašīnu ir. Nu, viss, kas ir saistībā ar klimatu kontroli, tur apsildes, tur krēsli, tur krēsliem var arī dzēsēšanu ielikt iekšā. Jā, bet tikpat labi tu to varēji uzlikt arī šeit uz ekrānu un Nu, vadīt ar te pie... Ar pogām, nu, vai jā. ar pogām vai kaut kā citādāk. Vai arī te tāds maziņš kaut kāds, kas ir... Mhm. Nu kā, nu man, piemēram, ir siltums un temperatūra. Nu, temperatūra
un tā. Jā, Nu, vai arī uzliec to... cik viņš daudz pūš un cik karstu viņš pūš. Jā, Jā, vienkārši jā. 2 kloķi un viss tāds priekš cilvēkiem saprotams. Jā. Te, protams, kad ir 2 zonas, katrā zonā cik tu gribi grādus un tad, viss Nu, ir. bet vai tu to ikdienā, Izmanto? jā. Nē, godīgi, jā, tur uzliek, bet kā tas ir, es vienkārši jau telefonā uzlieku, es gribu, lai mašīnā ir 23 grādi un visu, un tad mašīnā ir, jau pie profila ir ieregulē, kad, ja es iekāpu, tad ir 23, ja sieva iekāpu, tad viņi ir uzregulējis, varbūt tur 16. Tas tā. Protams, ka tās features te ir tik daudz, jo te, piemēram, ir tāda opcija pneumo piekara, ka var pacelt augstākus pilvenus, kad vai zemāk vai augstāka tā piekara. Es varu ielikt iekšā, ka tagad būs ļoti augstu. Tad viņš paceļās augšā un var ielikt lokāciju. Nākamreiz braukšu garam tur, un viņš tajā vietā tieši pacels pēc GPS atkal augšā to mašīnu. Vai atkal es gribu viņu nolaižu zemāk. Redz, viņa tagad nolaidīsies zemāk, paliks cietāka un paliks tā kā sedans. Arī varu pateikt to, ka nākamreiz braucot pa šo te posmu, lai viņš būtu tik zems, tā kā tagad. Vai atkal atlikt atpakaļ. Tādas visādas sīkumiņi, bet varbūt tās kādreiz noder, lai, ja tu zini, ka tev, piemēram, ir guļošais policists, ka vienmēr, lai tu nesaskrāpē apakšu, tu paceļ mašīnu jau augšā laicīgi. Nē, noteikti, kad ja kaut kas tāds ir ielikts, tad noteikti kāds to Cik tāds prasīs. Kāds to gribētu izmantot, iespējams. Jā. Bet var jau būt, kad arī ir otra puse, kad tu Nezinu, kā pārdot mašīnu, tad vienkārši pasaka, vai ir tāda. Saliec vēl visu kaut ko, kur viss, wow, tas ir kruta, bet finālā neviens to neizmanto. Jā, tā tas varētu būt. Un bāža ir par to, kad vai tas viss... Kad bāža lielākā, kad tas viss sāk lūst. Kad tas viss sāk lūst. Tad, cik tas pēc tam maksā viņu saremontēt un kas viņu var saremontēt. Jo Latvijā vēl ar vienu nav Teslas pārstāvniecības. Teslas servisa tāda, kā tāda oficiālā dīlera Latvijā nav, kur tu vari aizbraukt un pa garantiju saremontēt kaut ko. Un viņu nav arī Baltijas valstīs. Tuvākais, kur es parasti braucu, ir Helsinki. Protams, viņam ir visu laiku patstāvīgais internets iekšā, par ko es nekad neesmu mūžā maksājis un nav jāmaksā. Tas arī tāds internets, viņam nāk tāpat kā telefonam update, ar katru nākamu update mašīna paliek jaudīgāka, ar kaut kādas tur jaunas features, ekonomiskāka paliek. Tas viss ir tā kā updateā jau iekšā, tā kā telefonā. Jā, tas ir labi. Un galvenais, kad viņam ir 3 tonnas, viņa ir smaga, viņa ir 3 tonnas. Nopietni, jā. Viņam visu lielo svaru dod tā baterija. Viņa ir nenormāli smaga. Tev ir liels ātrums, bremzē laicīgāk. Bet es nebremzēju. Tā ir rekuperācija. Tu lādēji tikko bateriju. Jā, es saprotu. Jā. Bet vai tu viņam taču nevar draivā ielikt atpakaļ gaitā? Taču nevar. Tu vari ielikt nevar ielikt. Nevar, jā, neitrālā var ielikt. Tur kaut ko spaidot, viņš kaut kāds erorus teiks. Viņam jau nav šitais. Viņam jau viens ātrums ir līdz galam. Viņam nav labs. Pareizi. Tas ir elektromotors. Pareizi, jā. Jāhaida, jā. Klausies, un kā viņam ir... Nu jā. Slotiņas viņam ir, kad špricējās ūdens no šī pusē paspied to podziņu. Jā. Un turi, jā. Redzi, ūdens nāk no slotiņām laukā. Jā, tas ir daudz. Tas tagad, jā, tas jau nav nekas jauns. Te, kad es viņu nopirku pašā sākumā, tad es ar to braukāju apkārt un visi teica, wow. Protams, ir pagājuši tik daudz gadi, kad tas vairs nav aktuāli. Kas vēl tāds liekas? Tur kaut kādi lukturīši. Kurā gadā viņi sāka? Viņi vispār Teslas, kad sāka ražot? Pirmā Tesla bija 2006. 7. gadā, kad viņi pārtaisīja to Roadsters, kas ir Teslas Roadsters. Pirmais viņi bija Ellipse, tāda ir mašīna. Un viņi vienkārši viņā ielika bateriju un motoru iekšā. Tajā kuzavā. Lotus Ellis, varbūt zini, ir tāds. Jā. Viņi vienkārši paņēma motoru, izcēla laukā, iekšdedz un ielika tur iekšā elektromotoru. Bet pēc tam 12. gadā viņi uztaisīja Model S. Model S ir ļoti līdzīga Model X, tikai tas, ka viņš ir kā sedans un durs nevarās uz augšu vaļā. Bet salona iekšpus ir identiska. Un pēc tam tad viņi kaut kādā 16. gadā parādījās šitie X-i ar durvīm uz augšu, kas varās. Un ap kaut kādā 18. 19. gadu parādījās tas Model 3, tas lētais. Teslas tās baltās, kas ir tādas maziņās. Un pēc tam jau parādījās. Tā ir laba mašīna. Tā ir, jā, tā skaitās vispieejamākā tautai, tāpēc, ka, ja viņi var jau tagad, Ilons Masks, amerikāņi maksā 29 000.
Un tas ir priekš, Tas ir nekas. tas ir nekas priekš elektromašīnas, kas var 750 km ar vienu uzlādi var nobraukt. Un 29,000 maksā amerikāņi. Eļas līmenis. Paskaties, kāds gara Paskaties, eļas līmenis vairāk kā vajag. Varbūt viņi tikko pielēja. Tā. Šito mēs dzirdam arī salonā, vai tas līdz salonam? Pagriež skaļāk radio un viss ir labi. Nu, Jā, pagriežiet skaļāk radio. Tas ir vienkārši. Bet kopumā es teikšu, ka ir ok. Bet, protams. Ja neskaita šitādu te skatu, es biju gaidījis kaut ko bišķi drausmīgāku. Bet viss ir, Es nemaz nezināju, ka tur tāds ir. ka tur tādam ir jābūt. Tas nāk, varbūt tas nāk no rūpnīcas jau šitais. Tas ir ventilējumā, tāda caurums, pa kurien nāk Viņam svaigais kaut gaiss kādā iekšā. veidā ir... Uz filtri jānokļūst, kā nekā te tika filtrs. Tieši tā, viņam ir kaut kā jāfiltrējās. Jā. Logiski, vai ne? Nu ko, ne, šī sadaļa arī ir pārbaudīta. Nu, un šitais ir jāvar no šitāda augstuma vai no šitāda augstuma? No kāda augstuma viņi var vērt? Šitā, jā. No šitāda te? Jā, lai vaļā. Jā, tātad šodien mums raidījumā ir ciemos Kaspars Upacieris, tautā sauktais UFO, un tas ir viņa auto, ar kuru viņš ikdienā pārvietojās Chrysler Voyager. Un tavs uzdevums bija iztīrīt salonu un vērtējums. Kā tu saki, cik balles un kādā vispār stadijā bija, vai bija grūti vai viegli? Teiksim tā, ka suņu pēdas tur var redzēt. Paši saimnieku runāja, viņš teica, ka suņi tur staigā viņam pa sēdekļiem, pa aizmuguri. Tur bija visgrūtākais bija iztīrīt tās suņu spalvas, bet mums ir gumijas birstīte, ko mēs visi kārtīgi iztīram. Un tad pielietojam to gandrīz katru reizi. Un viss pārējais nonāca nost tā kā parastai mašīnai. Es teiktu, netīrības līmenis bija 7 no 10, tagad ir ļoti labi, es teiktu, kas viņi tur kā atsvaidzināja, otro dzīvību iedeva. Bet ņemot vērā mašīnas gada stāvokli, vispār iekšējais tas stāvoklis salonā? Ja godīgi, audumi ir ļoti kvalitatīvi manā pārsteigumā. Es nezināju, ka šādai mašīnai tā ir. Tur salīdzinot kaut kādu vecāku Hyundai, iespējams, šito bija daudz vieglāk iztīrīt. Materiāli ir kvalitatīvi un tīpaši sēdekļus tur kā jauns, gan bez mazai uztaisīja. Un, Nu, jā, visus puteklīšus mēs piesūcam beigās un paklājiņas ar tvaikoli iztīrīt, tāpēc viss tur ir akurāti. Un ko tu saki par virsbūvi? Kā bija sarežģīti, grūti, viegli nomazgāt un kādā stadijā vispār virsbūve? Jā, virsbūvī šo bija grūtāk, tāpēc, kad nav nekāds vass klāts ilgu laiku, tos uzreiz var pateikt, ka tīra tvaiku, tad nenonāk nost tik patīkam, kā vēlētos, bet arī nav nekas neizdarāms apmēram stundu, un tad viss varētu uztaisīt ļoti smuki. Daudz labāk nekā, kad puto nomazgāt. Skaidrs, jā. Nu, ko sakam, lielu paldies Vaškāram par sadarbību. Jā, paldies jums. Un tad jau uz nākamo raidījumu Līdz paaicināsim. nākamajai reizē tiekamies. Jā, paldies. Uz redzīt. Nu, ko, ir pienācis laiks novērtēt mašīnu. Vērtējums tātad kuzavam, neskatoties uz to, ka daudzās vietās bija rūsa, bet tomēr mašīna ir pasena. Kur tad bija rūsa? Nebija rūsa. Nu labi, te bija. Nu labi, te pat Okay, skatāmies. labi. Jā, dodam no 10, kad 7 balles par kuzavu. Riteņiem ir ok, izskatījās, ka pat ļoti labi. Tur ir no 10 visi 9. Un virsbūvēji mēs izgājām cauri, apskatījāmies pārsteidzoši. Es biju izbrīnīts, es domāju, ka tur būs špakteli un krāsa tur būs 10 kārtīga, bet nē, tur visi 10 no 10, ņemot vērā, kad nekur es pat neatradu, kur būtu sarkanajā, nekur neieslēdzās sarkanēs. Tad 10, 9 un 7, tas ir 26, ok, Jā, labi. vēl ir motors. Motora telpa arī izskatījās, ka bija izlaizīta. Tieši tāpatās kā salons. Tur no 10, 9 par motoru un no 10, 9 par salonu. Man ir vidējais 8. Tā kā mēs mašīnā nekur nepamanījām tev aptieciņu, jā, balvā, dāvanā Paldies. aptieciņu. Un ja man Jā. būtu bijusi, tad tu man dot vēl vienu aptieciņu. Ugunsdzēsēju šito te balonu. Ok, Jā, nu un cepurīt, protams, no mums. Jā. super. Liels paldies, ka ieradies un bija mūsu pasākumā, mūsu raidījumā. Un visiem visu labu! Tiekamies. Un tā. Principā man ir mocīts sarkans baigi forši, jo es esmu džekiņš baigi forši. Sveiciens jau uz klubam. Lai veicās!